Es dzīvoju tā, kā es kodēju savu turpmāko dzīvi jau šodien. Ikdienā satiekot cilvēkus, pieņemsim, nezinu, uz ielas vai vienkārši komunicējot ar kādu gadījumā, nav tā, ka jūs skatāties to cilvēku un jūs jau pamanat, nezinu, es visu rādu tiem. Ja jūs nozīmē 40 analīzes, tas nozīmē, ka jūs neko nesaprotat šo pacientu. Es neesmu nekāds ģēnijs, man vienkārši ļoti bija liela aizrautība dzīvot, zināt, attīstīties un iet tālāk. Pašām sievietēm, ja ir redzat, ka tas jūsu vīrietis ir, teiksim, kā saka, nopūties, neperformē tā, kā gribētos, jā. Tad varbūt ir jēga viņu aizstumt, varbūt pie jums uz vizīti, uz praksi. Tikai turklāt dušā kafiju dzerot, fastingos, jā, protams, tas nodarīs vairāk kaitējumu. Kāpēc tad tur preventīvo darīt, ja var vienkārši apēst to pašu tabletīti kaut? Ja 40 plus ir norma, ka tev ir infarkts, insults un dislipidēmija, tas nozīmē... Sveiks, skatītāji! Priecājos tevi redzēt mūsu podkasta epizodē par preventīvo veselību. Šodien pie mums ciemos ir medicīnas doktore Jana Janovska. Paldies, ka ieradāties. Sveiki, paldies, ka uzaicinājāt. Viņa ir dermatoloģe, preventīvās un anti-aging veselības eksperte. Tiešām redzot sociālos tīklos, tiešām redzam, ka jūs darat šo izglītojošo darbu un mūs tieši uzrunāja šis preventīvās veselības jautājums. Pirms šīs preventīvās veselības, tātad jums ir, kā teikt, tas backgrounds klasiskajā medicīnā, tas būtu tā dermatoloģija. Pastāstiet varbūt vairāk par sevi, ar ko jūs sākāt, kā jums aizrāva medicīna un kā jūs nokļuvāt šobrīd tajā preventīvajā lauciņā, kurā strādājat visaktīvāk šobrīd. Paldies par jautājumu, ļoti interesants jautājums. Es esmu medicīnā kopš 16 gadu vecumu. 16 gados es iestājos pirmajā kursā. Tas nozīmē, ka man bija 21 gads, es jau kāda aktrīta rezidents esmu strādājusi. Ja? Un medicīnā profesijā, kā jau praktizējošā ārsts, es esmu 15 gadus. Un, protams, par šo laiku šis developments, viņš ir bijis sākot no tāda paša backgrounda, tas nozīmē no slimnīcas, no iekšīgās uzņemšanas nodaļas, no Stradiņu universitātes kardioloģijas departamenta, kur es esmu cītīgi volontējusi un gribēju būt par kardiologu. Tas bija, teiksim, mans tāds dream, jā. Un pēc tam es jau esmu tā, man drustītiņa nevis pārdomājusi, bet mainīju savu fokusu, jo tomēr kardioloģijas darbs ir tāds ļoti izaicinošs, un es gribēju būt invazīvais kardiologs, un tomēr tāds diezgan vīrišķīgs. Bet mani vienmēr interesēja kaut kā palīdzēt cilvēkiem, kur tu vari redzēt rezultātu, jā, jo tomēr kardioloģija bieži vien ir tāds, tad, kad mēs jau strādājam vairāk ar simptomiem un hroniskām saslimšanām. Tāpēc izvēlējos dermatoloģiju, jo man vienmēr bija interesanti arī estētika un tas skaistums. Un tas man deva tik tiešām ļoti tādu lielu iedvesmu, kur sapratu, ka dermatu endokrinoloģija un skaistums nāks no iekšas, un mūsu āda ir mūsu vislielākais tieši orgāns, kurš atspoguļo mūsu veselību. Un tas tieši mani ieinteresēja jau tālāk nodarboties ar zinātniski pētniecisko darbu un attīstīt, kā tad izmainās mūsu iekšķīgā orgāni, hormonālā sistēma, šūnu signāli, starpceļi un kā tas atspoguļojas mūsu ārējā vidē. Jo reāli mēs varam redzēt, ka ir cilvēki vienā tā pašā vecumā, bet izskatās pavisam savādāk. Jā, teiksim, kāds ir daudz vecāks izskatās, jā, ir šī pātrinātā novecošanās un ir cits cilvēks, kurš izskatās jauns un jūtās arī tā. Un tas man arī aizved uz to preventīvo medicīnu, kur es cītīgi braucu mācīties arī ārzemēs, soli pa solim, gads pēc gada, izprotot dziļāk šīs mūsu novecošanos mehānismus un arī veicu pētījumus tieši par novecošanos un pātrināto novecošanos. Runājot par to, teiksim, izglītību, minējāt, ka sākāt aizrāvāties ar medicīnu tieši jau no 16 gadu vecuma. Tātad es saprotu, ka vai tad ir jau medicīnas koledža sanāk kaut kāda, kur jau ir novirziens? Vai? Es skolu esmu pabeigusi 16 gadu vecumā un iestājos pirmā kursā universitātē 16 gadu vecumā. Tātad jums izdevās to izdarīt ātrāk? Jā. Okay. Es esmu gājusi pirmā klasē kopš 6 gados, jā, tātad ļoti maziņa.
Man pieņem, tad 8. klasi es esmu pabeigusi vasaras laikā, man bija spēcprogramma un apvienoju 11. un 12. klasi. Man nebija brīvlaiki, man nebija vasaras brīvlaiks, jā. Es esmu mācījusies visu cauru gadu, man bija speciāla programma, jo es gribēju ātrāk izaugt, man bija ļoti garlaicīgi ar maniem vienaudžiem, un es neesmu nekāds ģēnijs, man vienkārši ļoti bija liela aizrautība dzīvot, zināt, attīstīties un iet tālāk. Teiksim, un tas arī deva man šo iespēju, un arī es esmu iestājusies jau 1. kursā, 16 gadu vecumā. Jā, tas es, ja godīgi, nebiju dzirdējis, ka tā var izdarīt, šādu te. Mums ir bijusi privāta skola, kur varēja iziet, un tad tā arī bijusi eksperimentālā programma, kur mēs to veiksmīgi arī paveicām. Es nokārtēju visus absolūti valsts eksāmenus vasaras laikā, kamēr citi bērni atpūtās, peldējās. Es esmu citīgi mācījusies algebru un ģeometriju un vispārēju un ķīmiju. Ja. Bet es esmu ļoti bijusi ieinteresēta tajā visā, un principā arī tad, kad es iestājos, pabeidzu universitātes rezidentūru, Latvijas universitātē rezidentūru, es jau to arī darīju paralēli, arī doktora studijām. Es mācījos 2 universitātēs paralēli, arī bez brīvdienām. Un tā bija mana izvēle, jā. Es biju ļoti medicīna, es varētu pateikt, ir mana dzīve. Tas nav mans darbs, tas ir daļa no manas dzīves. Un tāpēc es esmu ļoti, jūtīga uz visu, kas notiek ar medicīnu, ar pacientiem, jo tik tiešām tā ir tāda kā viena no mana misija. Nu, ņemot vērā to apjomu, kādā jūs vēlaties apgūt šo zināšanas, mācīties, tas ir jūtams, tad ir skaidrs, no kurienes nācis šis tieši skats, tā vēlme. Izglītība Latvijā, jūs saprotu, apvienojāt tātad viņu ar izglītību ārzemēs. Atradu internetu resursos Francija, Luksemburga. Tas tātad mācījāties šeit, paralēli stājāties arī ārzemēs universitātē? Nē, es nemācījos universitātē. Mums rezidentūras laikā un vispār arī visiem mīļie rezidenti, mīļie studenti, mani studenti, topošie ārsti, izmantojot iespējas dažādas, gan Erasmus, gan, piemēram, manā gadījumā es arī izmantoju, mums ir European Association of Dermatovenerology, jā, mums izcelniekiem, ka tu vari aplicēt uz dažādiem grantiem, dažādām izglītības programmām, tev pilnīgi bez maksas apmaksā vai nu nedēļas apmācības svešā universitātē, vai nu Grācā, vai nu, tas varētu būt Austrijā, vai vēl kaut kur tu vari papildus iegūt izglītību un paaugstināt savu zināšanas, jā, kaut kādā no fildiem, piemēram, tur Minhenē es esmu izgājusi kursus par dermatoķirurģiju, jā, kas man iemācīja operēt, jā, mazās invazīvās operācijas, dermatoloģiskās. Jā, tu brauc, tev pilnīgi visu apmaksā. Skaidra lieta, ka tev jāizvēlās, jā, tev jābūt stiprām tēzēm vai tev stipriem abstraktiem, tad tev jābūt kaut kādiem, tev jāizdara kaut kas tik tiešām tāds darbs vai zinātnisks darbs un vienkārši jāvinē šis konkurss, jā. Bet tas ir to vērts, jo tas tev dod iespēju attīstīties arī finansiāli, jā, ka tu vari atļauties, jo skaidra lieta, kad visādi šādi kursiņi, viņi ir nenormāli dārgi, bet ja tu labi mācies, ja tev labas atzīmes, ja tu ar labu kuratoru, ja profesoru izēj šo ceļu un viņš tev palīdz un ir ieinteresēts, tu tik tiešām vari ļoti smuki attīstīties. Un šobrīd vēl tagad es skatos, ir tik daudz dažādas brīnišķīgas attīstības iespējas. Un Francijā mans kurators, diemžēl, viņš šajā gadā ir gājis bojā. Nevis gājis bojā, bet viņš nomiris, profesors Claude Dahl. Tas ir mans tāds preventīvās medicīnas tēvs. Mēs ar viņu kopā esam bijuši 10 gadus, un es pie viņa Francijā esmu mācījusies, un viņš deva 2 reizes gadā, gan pavasarī, gan arī rudenī dažādas izglītījošus seminārus par preventīvo medicīnu, par hormonālo novecošanos, par vielmaiņu, un tad es citīgi pie viņa braucu. Mēs arī kopā taisījām pētījumu par glikāciju un par DNS metilācijas testiem, epigenētikas testiem. Bet, tur es esmu gūsta vislielāko iedvesmu un attīstību.
Un kā arī, protams, pie profesora Nigsdorfa Vācijā jau 2016. gadā es biju pirmo reizi hospitācijā Vācijas European Prevention Center, kas ir tieši kardioloģija, preventīvā kardioloģija. Un tur arī man, paldies Dievam, bija tāda iespēja gan mācīties, gan arī tagad arī strādāt. 4 gadus es nostrādāju, novoluntēju, nohospitalizēju tieši Vācijas preventīvā medicīnas centrā. Un, labi, tas preventīvais nāca, sākāt, minējāt, tātad tur bija kardioloģijas tas novirziens. Vai ir tieši kaut kas tas moments, kad jūs pievērsaties tieši tam preventīvajam? Kas bija tas tieši tas, ir jāstrādā ar preventīvo? Jā. Kurā momentā tika, nolemts, kad prioritizējam preventīvo medicīnu? Man nav tāds pacients, kurš iet tikai uz preventīvo medicīnu. Es vispār vairs savādāk pat nemāku skatīties uz pacientu. Man atnāk pacients, jebkurš vīrietis vai sieviete, viņam ir sūdzības vai nav sūdzības. Es vienkārši uzreiz uz viņu skatos kā potenciāli preventīvu cilvēku pacientu. Jā? Tātad es citādi pat nespēju šobrīd jau nolasīt, jā? Jo visu, ko es dzirdu, tūskainības, galvas sāpes vai tahikardijas, pārsitieni, tas viss man jau ir asociatīvi ar kaut kādu, ko darīt, lai tas nav, nevis ko izdzert vai kā izārstēt ar kaut kādu medikamentu, bet medikamenti iet kā klasika, kā bāze, ja tas ir nepieciešams, tad mēs ejam uzreiz. Pat dažreiz mēs pielietojam, tiešām šobrīd ir tīpaši iedziļinos psihosomātikā, tas ir saistīts ar emocijām, ar mūsu, iekšējiem konfliktiem, jo, kā saka, viss ir no nerviem, tikai seksuāli transmisīvais ir no mīlestības. Tāpēc, kur tas moments man grūti pateikt, tad es domāju, ka tie bija tie 10 gadi atpakaļ, kad es esmu braukusi Francijā un tur mācījos, un tas man iedeva tādu augstu leti, un es domāju, kādreiz es spēšu tā analizēt, jā, un pa tiem 10 gadiem iemācījos. Ikdienā satiekot cilvēkus, pieņemsim, uz ielas vai vienkārši komunicējot ar kādu gadījumā, nav tā, ka jūs skatāties to cilvēku un jūs jau pamanat, tur matiņi tādi, āda tāda, tātad šitas netraucē nedaudz, uzturēt tādu, brīvu komunikāciju, tas profesionālisms nav tāds pārlieks brīžiem, ikdienai netraucē? Nē, jo komunicējot ar cilvēkiem, es esmu vienkārši Jāna. Jo Jānai ir dažādas lomas. Jāna kabinetā ir zinātņu medicīnas doktora Jāna. Komunicējot ar ģimeni, es vienkārši Jānīte esmu, komunicējot ar savu draudzeni, es esmu Jāna. Un ejot ārā, es nestrādāju. Jā. Es esmu vienkārši cilvēks, bet, protams, tiklīdz cilvēks iet manā kabinetā, es nolasu sekundē. Kāds viņam ir vērokdziedzera stāvoklis potenciāli, kāds viņam ir dzelzs līmenis potenciāli un kā viņš guļ potenciāli. Jā? Man ir tāds maz ruscītiņa skrīnings, un tas man ļoti iesēvo man laiku pie terapijas pacientu pieņemšanas laikā. Kāds jautājums es uzdošu, kādu papildu jautājumu, kādu anamnēzi novākšu, jā, kādas analīzes. Jo, kā es vienmēr saku, mācu saviem studentiem, ja jūs nozīmē 40 analīzes, tas nozīmē, ka jūs neko nesaprotat par šo pacientu. Tā kā jums zināšanas ir 0 par šo pacientu, jā, nekvalitīvi savākt anamnēzi. Principā, jo vairāk jūs taisat testus analīzes, jo vairāk jums ir vispār kaut kāds hauss galvā. Jo jūs esat fokusēti savā diagnostikā un precise, jā, jo vairāk jūs spējat tiešām saprast to sakni, kur ir problēma. Un tad, ja ir nepieciešams kaut ko papildus, tad jūs uztaisat papildus analīzes. Jā. Nevis tur 100 analīzes nozīmēt, un tad jūs skatāties. Tā, izskatās, ka šeit varētu būt šāds, jā. Ja pieņemsim, tas cilvēki tā tikšanās, kā mūsdienās ir populāri, ja viņi notiek kā Zoom vidē, jūs jau viņu neredzat, tā tikai bildi, lielākoties tas varbūt arī filtrs, jā, neredzēsiet tos melnos riņķus zem acīm, vai es nezinu, tur ādas stāvokli vai kaut ko tādu. Vai tas nav apgrūtinājis šī digitālā vide? Es domāju, ka es esmu vispār ļoti pateicīga tam arī pēc Covid laikam, jo mēs esam tik tiešām iemācījušies strādāt telemedicīnā, distancionālā medicīnā. Atceros, vēl bija pāris gadus atpakaļ konferencēs, pilnīgi tādi veseli tādi kā semināri telemedicīna, jā, kā mēs varam to pielietot un kā mēs varam to izmantot, bet šobrīd tas ir
tik foršs instruments, ka tu vari pieslēgties jebkurā pasaules malā, un pacientiem tas ir tik komfortabli, jo tad, kad viņi atnāk, piemēram, uz pieņemšanu, viņi pilnīgi trīc, ja, no tā, kad viņi atnāk pie doktora, un bieži vien arī šī ārstnieciskā vide arī tā kā nedod tādu pilnīgu atslāpumu, bet, piemēram, distancionālā konsultācijā, protams, ja ir nepieciešams kaut kāds papildus fiziskālā izmeklēšana, mēs tiekamies vēl papildus, bet distancionāla konsultācijas ir brīnišķīgas alternatīva variants, kā, piemēram, aizņemtam cilvēkam atvēlēt 1 stundu, justies komfortablā savā stāvoklī un izrunāt visas tēmas, arī nianses, ko, piemēram, ārsta kabinetā cilvēks var būt, justies nekomfortabli. Pats process pirms tikšanās ar to pacientu, klientu, jūs viņam sūtat kaut kādu, tā kā, es nezinu, formu, kurim jāizpilda, teiksim, liekot tādu anamnēzi par viņu? Tātad mums, ja mēs runājam, teiksim, par manu, es strādāju Anti-Aging institūtā, Baznīcas ielā 18, un mums filiāla dermatoloģijas klīnikas Kānsas iela 50, ja? Kā arī es pieņemu online konsultācijas arī distancionāli, ja? Principā, ja mēs ejam Anti-Aging institūtā programmā, iekšā, tad tur mums ir formas, ko mēs aizpildam. Ja? Ja cilvēks pierakstās pie manis, tā kā uz individuāli personalizēto konsultāciju tikai pie manis, tad mēs tiekamies. Es izrunāju ar cilvēku, es iedvesmojos tādā veidā, jo man ir jāsaprot, kādas ir sūdzības, kāds ir backgrounds, kā guļ, kā domā, kā skatās, kā uzvedās, kā elpoja, pilnīgi viss. Un no šā, pēc šī saruna es sarakstu nepieciešams mums analīzes, jā, jo man negribās darīt kaut kādas liekas kustības, liekas arī finansiālās kaut kādas investīcijas, kuras vispār nav vajadzīgas. Jā, piemēram, ja cilvēks saka, ka viņam ir trauksmainība un, teiksim, miega kvalitātes, tad, protams, es nozīmēšu neirotransmiteru testu, izvērtēšu viņu dopamīnu, glutamāta līmeni urīnā, jā, un tas ir nepieciešams, jā. Bet, ja cilvēkam nav šādi simptomi, tad, protams, viņam nav jāgatavo šīs analīzes pirms tikšanās. Tā kā, principā, es tomēr gribu, lai mēs tiekamies, izrunājam, un tad es noordinēju bāzes analīzes, kas ir tiešām vajadzīgs šajā gadījumā. Skaidrs, plaši, jā. Klau, varbūt, lai skatītājiem arī būtu vairāk skaidrs, kāds ir jūsu definējums preventīvai veselībai? Kas ir tas, ko jūs saucat par preventīvo veselību? Preventīvā medicīnā. Tas ir pats galvenais optimizēt veselības stāvokli, kā apmierinoši pirms slimība vai simptoms ir attīstījies. Tātad es gribu aicināt, vispār gribu pateikt, ka justies katru dienu forši, ja tas ir norma. Tas nozīmē, ka, diemžēl, mēs ļoti bieži esam pieraduši, man sāp vēders, man sāp galva, tur ibumetīns, tur vēl aspirīns, jā. Tur, 45, ko tu gribi? Normāli, kad ir paaugstināts asinsspiediens, holesterīns, visiem jau ir holesterīns, jā, tur tētim un visi jau ir uz tiem statīniem, jā. Tas jau nekas tāds, jā, vai, teiksim, liekais svārs, jā, tas ir vispār, tā ir mana sāpīgā tēma, ir liekais, mana disertācija ir par metabolisko sindromu un par svāru, jā, jo, principā, tā ir pandēmija un liela problēma, un visi bieži vien uztver, ka es esmu noguris, es slikti guļu. Tā ir norma. Nav libido vai, teiksim, ir kaut kāds iekšēji konflikti, jūtos trauksmēni. Tas ir normāli. Bet preventīvā medicīna ir tā, ka jūs jūtaties katru dienu labi, plus mīnus, jā, apmierinoši. Jūs varat iet, darīt, darboties. Jums ir labs garstāvoklis, jūs esat funkcionāls, jā. Tā ir norma, tā ir preventīvā medicīna. Tātad mums ir jātaisa tādas profilaktiskās izmeklējumi, jāvērš uzmanība ne tikai ar vitamīniem, suplementiem, bet arī, protams, ar kustībām, ar miegu, ar fiziskām aktivitātēm, ar jogām, ar meditācijām, ar funkcionālo ēdienu. Tas viss ir kopums, tas vienkārši mindsets. Es dzīvoju tā, kā es kodēju savu turpmāko dzīvi jau šodien. Tas jautājums arī tajā, pieņemsim, Latvijā vēl joprojām cilvēkiem ir ļoti, man šķiet, sarežģīti saprast un darboties arī ar preventīvo medicīnu, ko arī dzirdam no veselības speciālistiem, kas ir ārsti un, dietologi. Jautājums sekojošs, varbūt tas ir saistīts ar to, ka biju skatījies tādu Barbaru O'Neila, noteikti zinat, tāda arī tante, kas darbojas preventīvajā medicīnā. Viņa minēja, ka preventīva medicīna tika nostumta no klasiskās medicīnas malā, tad, kad ienāca lielā farma, teiksim, tātad lielie medikamentu ražotāji,
no sērijas, kāpēc tad tur preventīvo darīt, ja var vienkārši apēst to pašu tabletīti kaut kādu un novērst to tā kā trauksmes signālu, ko organisms sūta. Tā varētu būt, un kāds ir jūsu skatījums par to, kā Latvijā ir preventīva medicīna? Redz, kā es jūtu tādu, kā drusītiņi arī tādu atbildību, jo tomēr es esmu tāds pilots, 8 gadus atpakaļ es esmu atvērs to pirmo asociāciju Baltijas preventīvās medicīnas anti-aging novecošanās medicīnas asociācija ar mērķi iepazīstināt auditoriju ar vārdu preventīvā medicīna. Ja? Un, protams, attīstīt un bīdīt šo virzienu profilaktiskā medicīna, integratīvā medicīna, funkcionāla medicīna, holistiska pieeja, ja? Tas ir ļoti sarežģīti. Ja? Bet tomēr es uzskatu, ka paldies Dievam, ka mums ir klasiskā medicīna un mēs esam iemācījušies brīnišķīgi operēt, ārstēt plaušu karsoni un tiešām atipiskas pneimonijas. Un mēs dzīvojam tāpēc, arī mēs dzīvojam daudz ilgāk. Ja mēs to nebūtu mācējuši, visi jau tagad dzīvot līdz 35, 40 gadiem, kā tas ir bijis agrāk. Līdz ar to tas ir brīnišķīgi, bet mēs esam evolūcija. Ja? Tomēr katru gadu mēs attīstamies. Ja? Līdz ar to, ņemot vērā evolūciju, mēs saprotam, ja mēs tagad dzīvojam ilgāk, līdz 90 gadiem, līdz 80, un ja hroniskās saslimšanas kļūst jaunākas, ja 40 plus ir norma, ka tev ir infarkts, insults un dislipidēmija, tas nozīmē, ka mums ir jānodarbojas ar profilaksi, lai mūsu dzīves kvalitāte 40 plus ir laba, lai nav šo hronisko saslimšanu, kardiovaskulārās, diabēts, diabēta komplikācijas un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka viss nāk, kā saka, step by step. Mēs iemācījušamies dzīvot ilgāk, ārstēt. Bet šobrīd mums ir jāiemācās, pats galvenais mums jāiemāca mūsu cilvēkus pacientus dzīvot tā, lai viņu dzīves kvalitāte pēc 45, 50 gadiem ir kvalitatīva, lai neattīstās hroniskas saslimšanas. Principā, lai viņas saglabājas. Jā, un neattīstās hroniskas slimības. Jā. Un tas ir jāsāk darīt arī laicīgi. Principā 30, 40 plus tas ir tas moments, kad cilvēks jau sāk par to aizdomāties, bet visdrīzāk vajadzētu jau sākt piedomāt nedaudz arī ātrāk. Mamām un tētim ir jau jāsāk ar savu piemēru mācīt savus bērnus jau no dzimšanas. Ja? Pieredināt pie kvalitatīva ēdiena, pie kvalitatīvām habits, ja? Ieradumiem. Ja? Pie tas, kas ir, jo mēs nevaram iemācīt pieaugušu cilvēku, kuram ir 18 plus, viņš jau ir personība. Bet ar savu piemēru mēs varam mainīt vispār kopumā domu gājienu un dzīvi uz kvalitatīvu un veselīgu. Tikai ar savu piemēru. Tas uzturs un dzīvesveids, cik ļoti, liela nozīme jūs viņu izvērtējat konsultācijas laikā? Tas ir, es nezinu, tur 30% jau no panākuma atslēgas ir kaut kas tiks 60%. Es domāju, ka 60-70% ir dzīvesveids, lifestyle, ja? Kā cilvēks dzīvo, kā viņš guļ, kā viņš domā, kāds viņam ir vispār aizņemtības līmenis, stresa līmenis, vai viņš lieto alkoholu, cik bieži, kādās devās, vai viņš smēķē vai nesmēķē, vai viņš lieto kaut kādus medikamentus papildus, jā, kaut kādus ātros dopamīnus, jā, piemēram, ka šobrīd ir ļoti populāri, jā, tātad ātri atslēgties, ātri dabūt šo atslābumu un kaifu, un, diemžēl, cilvēki tik ātrā arī mūsu informatīvā vidē, viņi vienkārši nespēja psihoemocionāli arī atslēgties, un tāpēc arī, protams, pielieto dažādas aizliegtās vielas. Ja? Un tas, protams, ietekmē gan gēnus, gan epiģenētiski ietekmē, ja? Tātad DNS stabilitāti, gan ietekmē arī kāds no vielmaiņas un metaboliem procesiem. Līdz ar to, ko viņš ēd, kā viņš guļ un kā viņš dzīvo, tas ir fundaments vispār veselībai. Ja? Kurš šobrīd varētu būt noteicošais faktors, kāpēc tā sabiedrības veselība nav tik labā līmenī? Miegs, stress, kustība, ģenētika? Es domāju, ka informatīvais lauks un vispār ātrums. Viņš vispār rada stresu. Es domāju, ka mums ir par daudz informācijas. Es domāju, ka šīs sociālās, es bieži arī savās webināros sāku, ka 21. gadsimts ir kā kvests, ja? Kad mums ir tā kā jāatrod šīs atslēga un instruments, kā mēs varam būt veseli psiholoģiski,
emocionāli, fizioloģiski un nejukt prātā. Ja? Jo, kad mēs atveram, piemēram, sociālos mēdījus un, teiksim, paskrolējam Instagram vai kādu citu portālu, un tas ir, tu vienkārši nesaproti, vai tev tas ir vispār vajadzīgs. Ja? Un mūsu smadzenes to visu analizē, un, protams, ir tāds konkrēts overloads ar informāciju. Un ko tas nozīmē? Ka mums kāpinās kortizols. Kortizols ir stresa hormons, ja? Un kortizols ir imūnsupresants. Viņš samazina mūsu imunitāti, viņš zog hormonus. Vīriešiem samazinās testosterons, sievietēm auglība, rodās neauglības, rodās šīs kortizola vēderiņi, šīs emocionāla ēšana un tā tālāk. Es nesaku, ka tas ir tieši saistīts ar sociālajiem mēdījiem vai kā, bet es domāju, kad nav miera un kaut kāds tāds pauzes periodi, jā, teiksim, arī cilvēki nav iemācījušies arī kvalitatīvi atjaunot savas baterijas, veselīgi atjaunot, teiksim, nedestruēt savu organismu. Tās ietekmē arī veselību. Cik bieži mēs varam teikt, ka tā dzīvesveida, dzīves stila maiņa palīdz pat aizvietot medikamentus vai tās pašas aizliegtās vielas, pēc kā cilvēki šobrīd tiecas? Nu, sāksim ar to, ka medikamentus aizvietot mēs nevaram. Ja ir attīstījusies hroniska saslimšana, tad mums viņi noteikti ir jārastē. Jā, jo ir slimība, mēs viņu ārstējam, tad mēs varam pievienot obligāti kā tāpat tik ļoti nozīmīgi arī mūsu dietas plānu, mūsu ēšanas plānu, tur vitamīns un tā tālāk un tā tālāk. Un tad skatīties, kā šī hroniska saslimšana, vai viņa kļūst par stabilu vai nestabilu, un vai viņa aiziet smagākā stadijā vai ne. Tad mūsu kā ārstu, teiksim, mērķis stabilizēt problēmu. Ja? Tā, lai viņa nepasliktinās, un, protams, arī izārstēt pēc iespējas produktivitāti, pēc iespējas izārstēt. Ja? Bet aizstāt, teiksim, ja ir jau diagnoze, protams, mēs nevaram. Bet uzlabot situāciju un uzlabot, piemēram, smaguma pakāpi mēs varam noteikti. Piemēram, cilvēkam ir attīstījies cukura diabēts. Ja? Mēs nevaram aizstāt pavisam ārstēšanu, ja? Teiksim, ja tas ir nozīmēts no ārsta puses un endokrinologa puses, bet mēs noteikti varam uzlabot gan orgānu jūtību uz medikamentiem, gan uzlabot viņa dzīves kvalitāti, gan samazināt komplikāciju risku. Jā, piemēram, tās pašas mikroangiopātijas, nekrozes, visas retinopātijas, aklumu un viss, kas notiek ar diabēta komplikācijām. Ja? Noteikti varam. Tas nozīmē, ka dzīves kvalitāte būs labāka. Bet mēs noteikti ar dzīves kvalitāti un funkcionālu ēdienu varam novērst saslimšanas attīstību. Tā kā minimizēt risku. Noteikti bieži vien gadās, ka pacienti, kas nāk, viņi ir ļoti skeptiski vai nemotivēti kaut ko darīt. Man tāda nenāk. Nav tāda? Vispār nav bijuši gadījumi. Ja laikam varbūt jau vēršās tikai tad, kad jau zina, ka vairs nav variantu, ir jādara kaut kas. Nē, man vispār ir superīga auditorija. Jūs man esat lieliski. Redz, kā es nestrādāju ar nemotivētiem cilvēkiem. Tas ir viens. Tad, kad atnāk jau pie manis, vismaz šobrīd, man jau nav nekas jāstāst. Cilvēki jau zina, uz ko viņi ir atnākuši un kāpēc viņi ir atnākuši. Nav mans mērķis nevienu arī motivēt. Visi ir pieauguši cilvēki, katrs ir potenciāli ieinteresēts savā veselībā. Un, ja viņš nav ieinteresēts, tā ir viņa pilnīga izvēle. Un es esmu pilnīgā pieņemšanā ar to. Bet, ja cilvēks ir noskaņots skeptiski, tad that's also fine, un viņš noteikti atradīs savu doktoru un atrisinās savu problēmu, savu pieprasījumu sev vislabākā veidā. Un tas ir forši. Galvenais, lai viņš iet meklēt. Jā, piemēram, ko nozīmē skeptiski? Es vienkārši nevisai saprotu šo jautājumu. Viņš atnāk un viņš grib, piemēram, uztaisīt veselības check-upu. Viņu atsūtīja, es nezinu, sieva. Zinu, kā vīriešiem parasti ir tāds, labi, man pieteic, es aiziešu. Šādā jūs domājat? Kā ar viņiem strādāt? Sapratu. Ļoti vienkārši, starp citu, vīrieši ir ideāla potenciāla mana pacientu grupa. Ar viņiem tik forši strādāt, viņi ir ļoti interesēti. Ar viņiem vienkārši jāsarunā tādā ļoti statistiski ticamā, normālā valodā, ar cipariem, ar datiem, ar konkrētiem objektīviem simptomiem, sūdzībām, un ko ir jādara konkrēti, ļoti konkrēti, bez filozofijas, lai tev tas simptoms nav.
Piemēram, vīrietis tur saka, man ir tahikardija vai paniskā slēgmes, man ir žņaugodzošas sajūtas, man ir elpas trūkums, ja? Un tad tu pastāstīji, kādas analīzes ir jāuztaisa tā, lai mēs varētu diagnosticēt problēmu, kas ir jādara tā, lai tas nav ļoti vienkārši un tā, lai viņš ir iesaistīts šajā sarunā un pats galvenais, lai viņš saprot, kas ar viņu notiek. Ja? Nevis tur, pādzer tur salvei vai valeriānu un būs jau ok. Ja? Es domāju, kad izstāstīt vienkārši. Jā, Klau, un arī papildus šobrīd, ņemot vērā, runājam par sociālajiem tīkliem, visu to, ka mums ir daudz un grūti ir saprast, ko un kā strādāt, ar ko strādāt, uz ko skatīties, ko klausīties. Kā jūs redzat un vērtējat, teiksim tā, uzturu speciālistu, nutriciologu, treneru lomu, teiksim, kopējās sadarbībā, teiksim, ar ārstiem un vispār to darbu, kā viņi strādā, pasniedz informāciju? Kāds ir tas jūsu vērtējums? Ļoti labs. Gribētu tas būt vairāk, bet varbūt profesionālāks? Nē, pirmkārt, es esmu cilvēks, kurš dievina komandu. Es uzskatu, es neesmu monopolists, jā, man patīk strādāt komandā. Man patīk, kad man apkārt ir gudri kolēģi. Es pati tiecos vienmēr pie saviem kolēģiem un gribu uzzināt. Es vienmēr varu pazvanīt, pajautāt, Klau, mums ir tāds pacients, es pie tevis aizsūtīšu, izsaki savu viedokli, izdomājam kopā, jo mans mērķis, pats galvenais, nevis masēt savu ego, ja, bet dabūt labu rezultātu pacientam. Un medicīna tas nav par to, cik krūts es esmu daktars, vai kāds man ir augsts ego, vai kādi man tur ir rangi, vai kas. Galvenais, lai cilvēks ir vesels, lai viņš apmierināts un lai viņam ir laba šī dzīves kvalitāte. Mani tas visvairāk interesē. Un ja man ir nepieciešams sadarboties ar uzturu speciālistu, lai atvieglotu, piemēram, arī savu darbu, es to ar lielu prieku daru, jo man nav laika, tas nav mans darbs, es neesmu uzturu speciālists sarakstīt, ko cik gramus ir jāiet no rīta un vakarā un tā tālāk. Ja? Mums ir brīnišķīgi uzturu speciālisti, lieliski, kas ir veltījuši savu laiku, dzīves enerģiju, lai to izmācītos šo profesiju. Ja? Un tad, protams, mēs pieslēdzam ginekoloģiju. Man ļoti patīk strādāt ar ginekoloģiem, jo es daudz strādāju hormonaistē terapiju. Jā? Tas ir viens no tādiem stiprām manām pusēm, visi longevity protokoli, tas viss ir mans. Un, protams, es sadarbojos ar ginekologiem, ar speciālistiem, jā, kurus veic šīs ultrasonogrāfijas. Es bez viņiem arī nevaru. Jā? Tie paši kardiologi, es uzskatu, ka tev ir labs tīms, jā, tavs pacients ir tikai tādā visforšākā pozīcijā, jā, drošā pozīcijā. Es esmu tikai interesēta pacientu vārdā, tā lai mums ir foršs rezultāts un labs efekts no mūsu plāna. Jā, tad būtu pēc iespējas jāstrādā, jādraudzējas tomēr. Nevajadzētu, teiksim, būt tādam krasam. Nē, tas tur saka muļķības, tur es nezinu, tikai šitas, vai arī tur nav reģistrā, vai kas tur vēl. Šobrīd ir tas tāds miksiņš, ja, kad cilvēki ir sākuši arī savā starpā, ko mēs redzam arī sociālajos tīklos, tas, ka tur ir ārsti, kas, pieņemsim, uzbrūk tiem pašiem uzturu speciālistiem vai nutriciologiem ar to, ka, jūs neesat ārstniecības personu reģistrā, jūs vispār nedrīkstat tur teikt, ko tam cilvēkam ēst. Ir manīti šādi teiksim, agresīva arī, agresīva tā sajūta. Jā, koleģiāli viens otram uzbrūk un kopumā tas, manuprāt, arī sabiedrībai rada to neusticēšanos. Ja savā starpā... trauksmēnība, jā. Es saprotu šo jautājumu. Redz, kā, pirmkārt, man nav laika tam izsekot, jā. Es ļoti reti, es tik ļoti reti esmu sociālās tīklos, man ir mans kanāls, es ar to nodarbojos, jā, un ļoti reti es redzu un scrolloju, kas notiek apkārt varbūt, bet ja tā notiek arī, jā, mīļie kolēģi, jā, rūpēties par to, lai ir miers un mīļie pacienti, es katram aicinu pašiem parūpēties, pie kā jūs ejat, kas ir jūsu ārstējošais ārsts, jo jūs nesat atbildība par savu veselību arī paši, jā. Tas ir pats galvenais, jā, tā kā veltat laiku, izanalizēt, paskatieties, lai cilvēkam ir pieredze. Piemēram, es gribu pateikt tādu ļoti praktisku, tas nav ieteikums, jā, vienkārši, kas, manuprāt, manā galvā, kas ir preventīvais ārsts, jā, preventīvā medicīna, tas ir cilvēks, ārsts, kurš ir
jau izgāja savu rezidentūru, viņam ir pamatspecialitāte, jā, vai tās ir iekšķīgās slimības, gastroenterologs, endokrinologs, dermatologs. Viņš jau ir ieguvis pieredzi, un uz savas pieredzes bāzes viņš tālāk attīstās, ja, un strādā preventīvā medicīnā. Un balstoties uz savu pieredzi, viņš var arī sniegt tālāk šo informāciju. Ja. Tad tomēr ir jābūt arī kaut kādiem pieredzes gadiem, lai tu varētu tā kā dziļāk palīdzēt un sasaistīt šo funkcionālo medicīnu, vielmaiņu, endokrinoloģiju, gastroenteroloģiju, visu kopā, un tad arī tā kā sniegt šo kopumā holistisko pieeju pacientam. Ja? Teiksim, man grūti iedomāties, piemēram, kā speciālists, kurš, piemēram, es pat neuzņemtu, es varu runāt tikai par sevi, ja? Jo es negribu nevienu, teiksim, ja es būtu tikko izgājusi no 6. kursa, ja, un pirmā kursa rezidente, ja, es noteikti neņemtu tādu atbildību, kā vadīt preventīvās medicīnas konsultāciju, ja, jo man vienkārši nav pieredzes. Bet šobrīd es to daru ar lielu prieku un atbildības sajūtu. Un kā būtu, pieņemsim, ar to, ka, redziet, labi, ir Latvijā uzturs speciālists, dietologs, ok, to var apgūt, pieņemsim, tepat universitātē, ja? Bet, ja mēs runājam par tādu, teiksim, pasaulē jau populāru, bet Latvijā īsti neskaidru specialitāti kā nutriciologs, piemēram. Teiksim, viņa nav reglamentēta, un viņu var apgūt, var apgūt tepat kaimiņu valstīs, var apgūt turpat ASV, Austrālijā, piemēram. Ir cilvēki, personīgi arī pazīstu, ja, kas ir izmācījušies, teiksim, iztērējuši gan līdzekļus, gan tiešām ir mācījušies un tiešām vēlas ar to nodarboties. Tajā pašā laikā, pieņemsim Latvijā, viņi ir gaisā. Viņiem nav, principā, nav skaidrs, kas viņi ir, ko viņi drīkst darīt, ko viņi nedrīkst darīt. Ok, viņi nav ārstniecības personas, jo viņi nav gājuši, teiksim, šo medicīnas garo ceļu. Jā. Bet tajā pašā laikā viņi arī nepilda funkciju, viņi neizraksta zāles, viņi nenosūta, pieņemsim, uz analīzēm, viņi vienkārši cilvēkam uztaisa anamnēzi, izanalizē un nosūta tālāk pie ārsta speciālista. Jā, bet kā tā, manuprāt, šie pieņemsim nutriciologi, viņiem nav Latvijā definīcijas, kas tad viņi ir, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Bet viņi mums parādās diezgan daudz, kā viņiem būt, kā viņiem darboties, jo arī, pieņemsim, tā izglītība, ja mēs aizējam uz, kas ir izglītības ministrija, ja, ir šī izglītības pielīdzināšana, tātad iesūtos dokumentus, viņi tā kā atzīst, ja. Viņi var atsūt atzinumu, jā, izglītība jums ir, viss ir ok, bet mums nav šeit klasifikatora kods, mēs jūs nevaram ielikt kaut kādā reģistrā, mēs jūs nevaram, teiksim, nodefinēt. Kā viņiem būt, kā viņiem strādāt, kā sabiedrībai uz viņiem skatīties? Tas jautājums nav man adresēts, jā. Ja, bet jums arī tā preventīvā medicīna būs, tas arī nutricioloģijas tā daļa. Viņi vienkārši, tas nosaukums ir modificēts, teiksim tā. Tas nav tīri, jo tur diēta zinātne, jā, bet tur ir tā visa kopējā. Šeit es domāju, ka šeit tas pacients, viņš pats tā kā izvēlās to savu ceļu, pie kāda speciālista viņš vēlās iet. Vai viņš zina konkrēti, ka viņš grib iet pie ārsta, vai pie doktora dietologa, ārsta dietologa, vai viņš grib iet pie nutritional coach, also exist, jā. Coachings, tagad arī ir hormonal coachings, jā. Un līdz ar to tas cilvēks arī pieņem tā kā pilnu savu atbildību, jā, pie kāda speciālista viņš vēlās arī iet. Kā šeit ir, man grūti pateikt, jo tā kā es neregulēju šīs lietas, un es domāju, ka tas man grūti atbildēt uz šo jautājumu. Vienkārši tā, es pieļauju, ka viņi būs. Vienkārši tas, ka visdrīzāk, jā, klientam, protams, pašam ir jāizvērtē. Jā. Tas cilvēks pats par sevi, jā, viņa tas backgrounds, iespējams, tur atsauksmes no citiem, kas ir pie viņa viesojušies, bijuši, teiksim. Bet noteikti es pieļauju, ka, arī man personīgi ikdienā es saskaros ar dažādiem cilvēkiem. Mēs strādājam, mūsu produkti ir aptiekās, veikalos, arī ārsti lieto mūsu produktus, izmanto, jā, iesaka saviem klientiem. Tā kā, bet es pieļauju, ka, tomēr arī tie nutriciologi un arī varbūt pat fitness treneri, kas varbūt ir tādi, es nezinu, izglītības ziņā negribētos teikt, bet varbūt viņi ir netik dziļi un specifiski medicīnā, jā, bet arī varbūt viņos ir tā jēga ieklausīties nedaudz
un tad varbūt būs tas novirziens pie tā, arī varbūt ne pie tā trenera, bet varbūt tas treneris novirzīs tālāk pie ārsta, ja tas ir nepieciešams. Runāt par veselīgu dzīvesveidu, par miega kvalitāti un veselīgu uzturu, es domāju, ka noteikti katram vajadzētu, jā? Bet nozīmēt, piemēram, preparātus, Ne, tas ir tikai ārstiem. berberīns, tas pats, jā, piemēram, jā, vai kādi citi preparāti, karnitīns un tā. Tas ir tāds ļoti, es pateiktu, slīdens jautājums, jā, jo mums arī bija vairāki keisi zināmi, jā, piemēram, ar dažādām akūtām nieru mazspējām, jā, un aknu bojājumiem, kas ir dēļ nenormētas suplementu lietošanas. Ja? Un šis ir tāds sāpīgs jautājums, ja? Arī man, kā doktorei, jo man ir bijis, piemēram, viens pacients, tāds case, kurš nedēļā ir uzņemis 50 dažādas vienības ar suplementiem. 50. Ja? Dažādi nosaukumi. Un, protams, tomēr mums aknas ir viens, jā, un tas liver detoks, mēs nezinām, jā, vai paveicās, vai ir tāda jackpots, veiksmīga akna vai nē. Jā. Un, protams, izfiltrēt visus ksenobiotiskās vielas un viss, kas mums ir apkārt, plidinās, visas reactive oxygen species un brīvā, tas ir liels stress, jā. Un, protams, šim cilvēkam viņam pasaka, piemēram, kāds cilvēks, jā, tagad lieto un tu live forever, jā, būsi vienmēr ilgmūžība tev būs, jā. Un, protams, kad es šo redzu, man arī mazdruscītiņa sarkanas acis paliek, jā. Tāpēc, manuprāt, es tomēr atgriežu atpakaļ to atbildību arī pie cilvēka, lai viņš lasa, lai viņš domā līdzi, pie kā viņš iet, kāpēc viņš iet, un arī pats arī tā kā padomā, izglītojās šajā funkcionālā ēdienā un tomēr iet pie drošiem speciālistiem, kuriem viņš uzticās. Un noteikti arī tie, kas paši to produktu, nezinu, tur nereklamē aktīvi, teiksim. Jebkurā gadījumā mans arī personīgais uzskats, es jau gadus 10 darbojos uzturu bagātinātājiem, teiksim, es zinu visu to backgroundu, kas notiek, jā, fonā, es pārzinu arī ražošanas procesus, mēs esam ražošanas uzņēmums Iconfit, mēs tiešām produktu arī ražojam. Teiksim, no paša sākuma mēs neņemam, nepārpakojam, nezinu, tur un nesūtam tālāk. Līdz ar to ir tas, ka noteikti arī pats mums arī sortimentā ap 200 vairāk pozīcijām, es viņus visus nelietoju. Teiksim. Es izvēlos to, kas ir man nepieciešams. Arī taisu analīzes, skatos, ko vajadzētu, ko darīt. Es tieši gribēju jautāt, kā jūs izvērtējat, kas jums ir nepieciešams? Es personīgi, tātad man pašam ir diezgan vienkārši. Es sevi arī zinu, jūtu. Es arī mazliet sportoju, tas ir nedaudz savādāk. Tur veselības jautājums atkal ir tāds uz jautājumu vienmēr. Viņi tur piedalās, bet tad, kad ir profesionālākā līmenī, tad tomēr tur ir savi riski, teiksim tā. Bet kopumā, tad tās ir analīzes un arī kaut kādi simptomi, analītika pats sevi zini, un man arī sieva aktīvi nodarbojās ar preventīvo medicīnu, tāpēc tur arī man, teiksim, rausta un moka attiecīgos segmentos, teiksim, un par mani arī parūpējās šajā jautājumā. Bet lai nu kā, bet ir pat no visiem šiem milzīgās kaudzes produktiem, kuri man ir brīvi pieejami, es tāpat izvēlos periodiski lietot, teiksim, noteiktus. Vai arī es viņus tur mainu, un ir produkti, kas arī kopā viņi nedarbojas, teiksim, nav paredzēti lietošanai kopā, tāpēc šī te pieeja 50 dažādus produktus nedēļā. Tas ir tāds, manuprāt, cilvēks ir mēģinājis atrast to laimīgo kapsulu, kuras principā nav visdrīzāk. Jā, ziniet kāds, viņš ir vienkārši izlasījis dažādu amerikāņu un citu aktivistu protokols, ko viņi lieto. Viņš to ir savācis visu kopā un izdomāja, ka viņš arī būs tagad ilgmūžības kandidāts. Jā. Bet, protams, tas tāds case, ko es vienkārši vienmēr gribu akcentēt, padomājiet, pirms jūs kaut ko apēdat. Kāds ir tas jūsu ieteikums, kā izvēlēties to uzturu bagātinātāju, kam tieši pievērst uzmanību? Ir uzturu bagātinātāji, kas ir tā kā, es nezinu, basic, tas pats magnīs, kaut kāds D vitamīns, piemēram, ja nav pietiekami daudz saule, tur metanēm dzels. Kādas ir tās vadlīnijas, pēc kā, teorētiski visi varētu piemeklēt savu kaut ko vajadzīgu? Tāds pavisam vienkārši, pilnīgs basics. Pats vienkāršākais, ko katrs cilvēks var izdarīt, uztaisīt asins analīzes.
Tas ir numurs 1, un tas būs tās izējas punkts, jā, no kurienes jūs arī tā kā pēc tam, pirmkārt jums būs dinamika, pirms pēc, otrkārt jūs varēsiet redzēt, vai viņš uzsūcās vai neuzsūcās konkrētais preparāts, jā. Un, protams, arī lai ir efekts, nevis ir defekts, jā. Man ļoti patīk šī analītika pirms pēc, protams, visiem mēs nevaram uztaisīt, bet, nu, kaut kādiem pamata parametriem noteikti, jā. Otrs, tātad, nu, konsultēties obligāti vai ar ārstu, ar farmaceitu, tas ir ļoti pareizi, jo ir dažādi medikamenti, kas vai izraisa fotosensitivitāti, jūtīgumu un dažādas blakus parādības, jā, piemēram, jūs to nezināt, jūs iziet saulē, jums parādās, piemēram, apdegums, jā, noteikti nokonsultēties ar speciālistu, vai tas jums ir vajadzīgs, nevis tāpēc, ka draudzene ir ieteikusi, jā, jo izlasīt tur kosmopolitni, jā, vai ko tagad lasies, un trešais ir tātad certifikācijas, jā? Tātad jāskatās, lai ir šīs GMP, ISO vai laboratorijas certifikācijas, jā, ka jūs zināt, ka tur nav tur titāna dioksīda vai kaut kādi smagie metāļi vai, teiksim, kaut kāds ļoti piesātināts tāds ar nekvalitatīviem produktiem, byproducts un dažādiem tik tiešām karcinogēniem vielām, jā, kas tiešām var kairināt un kaitēt un tieši pasliktināt jūsu veselību. Tāds interesants komentārs no manas puses. Pavisam nesen saskāros ar vienu ļoti zināmu uzņēmumu. Nu, viņi gan arī darbojas uzturbagātinātāju jomā. Tur ir tāda vairāk, teiksim, mārketinga piramīda, teiksim, bet kopumā arī... Ļoti interesanti, par ko iet runa. Nu, mēs šobrīd neminēsim, varbūt parunās aizkadrā, bet jebkurā gadījumā bija tā, ka veicām, teiksim, vienkāršu uz aci salīdzināšanu, jā, un, teiksim, galīgi nesakritā ar to, ko pārstāvis teica, un arī par šiem certifikātiem runājot, ņemot vērā, ka tas tika uzsvērts vairāk kārt, jā, ka esot certifikāti, un attaisot vaļā vienkārši tos certifikātus, tātad lielākā daļa no tiem bija beidzies termiņš. Tas ir viens. Un nākošais ir tas, ka tur ir certifikāts, kurš visdrīzāk nav vairs aktīvs, jo es zinu pats personīgi, kā darbojas viena noteikta certifikācija, kad certifikāts tiek piešķirts noteiktai produkta sērijai. Tātad, ja mēs esam uzražojuši, pieņemsim 3 paletes ar šo produktu, tad tikai šīs 3 paletes iedzem šī certifikāta. Nevis visam nosaukumam uz 10 gadiem uz priekšu. Un tas certifikāts jau ir no sērijas 7 gadus vecs. Un ņemot vērā to, ka šis te produkts, lai arī kādi konservanti tiktu izmantoti, nav iespējams, ka viņš saglabāsies 7 gadus, nu tad ir aptuveni jautājums, jā, un tad ir tāds... grūti pacientiem, grūti, jā, to visu uzzināt. Tas detaļas, kuras varbūt pacients nepamana, bet viņam vajadzētu uz to arī paskatīties kaut kādā momentā, jā. Bet, ziniet, papildinot jūs tēmu, man arī tiešām tādi malacījuši pacienti, viņi atnāk un saka, daktarīt, bet es neko nelietoju pagaidām. Neko nelieto. Es gribu tomēr pajautāt, kas man ir nepieciešams. Jā? Un šis piesardzības aspekts, jā, viņš ir. Jā, un gribētos, lai tik tiešām tā arī tālāk ir, kad labāk nelietot, ja jūs neesat droši, jā, pasargāt sevi un izrunāt ar speciālistu. Bet pieņemsim kaut kādas bāzes lietas, kā es nezinu, magnīs, tur D vitamīns, tur jau... Labi. Jā, pārdozēt magnīju tikai diarei, vai? Jā, tas gan. Jā, D vitamīns arī, bet tas ir tik D vitamīnu mēs varam pārdozēt, bet ziniet, kad Indonēzijā, piemēram, D vitamīna norma ir 120, jā? Bet mums norma ir no 30 līdz 60. Pēc jaunām vadlīnijām nevajadzētu mums papildināt D vitamīnu, bet, protams, es uzskatu, ka D vitamīns ir ārkārtīgi svarīgs, tīpaši mūsu valstī, kad ir tumšā perioda sezonas, jā, un tas ietekmē mūsu emocionālo labilitāti un depresīvo stāvokli, un, protams, D vitamīns labi, kad viņš ir tāds spēcīgāks, jā. Uztaisat analīzi, apskatāties, un, ja viņš ir mazāk tur par 40, tad noteikti vajadzētu viņu uzņemt papildus, jā. Nevis atkarībā no sezonas, bet atkarībā no tāds, kāds mums ir asins analīžu rezultāts. Bet, ja ir iespējams, tad vislabāk ir braukt uz Spāniju viņu uzņemt, ja? Bet ne visiem ādā sintezējās. Ne visiem ādā sintezējās D vitamīns. Es rakstīju par to arī vienu abstraktu. Ne visiem ādā spējas sasintezēties, un pēc tam divas pēc tam
konverģence notiek gan aknās, gan arī nierēs, un abos ceļos var būt defekts ģenētisks, ka viņš netiek konverģēts par aktīvo formu. Tātad tikai suplementi paliek. Tikai suplementi paliek, tieši tā. Tur jau tas triks, bieži vien es rāzu arī pacientiem, kad, piemēram, pavadīja tur Spānijā, Tenerifē vai vēl kaut kur atbrauc, viņam D vitamīns 29. Viņam vienkārši viņš neuzsintezējās. Ja? Vecāka gada gājuma cilvēkiem pēc 55 gadiem, 60 arī nokrītās šī D vitamīna sintēze endokrinoloģiskā ādā. Ja? Lietojot arī, piemēram, SPF-us, ja? Arī ir mazāk tumšākām ādām, arī sliktāk sintezējās. Tā kā tur ir savas nianses, tikai asins analīzes. Tas tāds objektīvs, statistiski ticams, zināms diagnostiskā metode. Nu, visefektīvāk un precīzāk arī, protams. Ņemot vērā to, cik viss šobrīd ir uz tiem sociālajiem tīkliem orientēts un to visu pārējo, vai ir nācies arī strādāt ar pacientiem, kas atnākuši ir tā, es tā tad redzēju, man vajag to, man vajag šito, tur, nezinu, N persona teica, ka šitas ir vislabākais no šīta produkta tipiem. Kā strādāt ar šiem te cilvēkiem, kā viņiem iemācīt izfiltrēt šo preturnīgu informāciju. Ja, saku, šobrīd ir tas, ka mums tur ir labākais magnijs tādā formā, kaut gan principā tā formā absolūti neko neatšķirās, abiem ir 85% plus uzsūkšanās, ja, un, teiksim, būs principā tieši tas pats, jā, vienkārši tas, ka varbūt viens ir retāk sastopams, un tas pats no ražotāja puses, pieņemsim par to magniju runājot, tur tas bisglicināts, citrāts, jā, viņiem visiem ir tā 85% uzsūkšanās. Vienīga atšķirība ir tāda, ka ražotājiem nav interese iegādāties, pieņemsim, bisglicinātu lielā daudzumā, tāpēc, ka viņš ir negaršīgs. Viņu reāli nevar izmantot vairākos produktos, tāpēc ražotājs izvēlās vienkāršāku formu. Par oksīdu varbūt runājot, viņam ir tā zemākā uzsūkšanās, tā kā viņu varbūt var izmantot vēdera problēmām. Es esmu treonāta fana. Jā, es saku, katram būs tas savs, jā, bet principā tie augstvērtīgie visi ir 85+%, tā kā tur jau tas būs, nezinu, gandrīz vai tā iespēja vai, es nezinu, pieejamība gandrīz vai. Bet kā cilvēkam tikt galā ar šo te hausu un kā filtrēt, kā strādāt ar šo te klientu, viņš noteikti ir saklausījies, viņš atnāk un saka, man vajag tieši tur tādu un tādu produktu tādā formā. Kā ar viņu strādāt? Ļoti vienkārši, ar mīlestību. Agrāk mums bija māte Google, tagad mums ir tēvs ChatGPT. Tagad mums visas atbildes, ārstēšanas protokoli, plāni, diētas, viss ir jau ChatGPT. Ļoti vienkārši pastāstīja, kad šim pacientam, piemēram, ir ordinēts glutationa infūzijas, un šīs pacients uzņem NMN, tāpēc, kad šim tur nepieciešams spermidīns vai kvercetīns, un šitam ir nepieciešams metformīns, bet tev nepieciešams nekas, jā. Tāpēc, ka tev nav indikācijas, jā. Un vienkārši parādīt uz asins analīžu bāzes, kāpēc tu gribi to aizstāt, vai ordinēt, vai, piemēram, izņemt kādu no preparātiem, vai kāpēc tas nav nepieciešams, jā. Vienkārši ar savām zināšanām, autoritāti, kāpēc tu tā domā, izskaidrot, vienkārši izstāstīt, jā, jo pacientiem bieži vien vienkārši trūkst šīs komunikācijas, ārsts, pacients, ārsts, ka viņš nesaprot. Viņam nav vajadzīgs, ja? Vai folskāba tikai grūtniecēm, ja? Folskāba arī vīriešiem ir vajadzīga, kaut grūtniecības it kā nav, ja? Tāpēc vienkārši izstāstīt, kāpēc tāds ir nepieciešams vai arī ne. Un ja tas cilvēks negrib klausīties, viņš grib redzēt, izlasīt, kādi būtu tie avoti, kurus izmantot. Tas noteikti es izvēlētos, pacients, piemēram, arī var lasīt angļu valodā, tas varētu būt Cell, Nature, Frontier, vai, piemēram, kāda Reuters citējuma publikācijas. Tas pats PubMed, kurš vienmēr mūs izglāb, skatīties vienkārši arī randomizētos pētījumus, tas pats double-blind randomized trials, kur mēs varam redzēt, teiksim, vai dubultāklos vai arī trīškārtāklos pētījumus, tas retāk, protams, bet izvēlēties tādus avotus, kuram ir citējums indeks, tur skaidra lieta, kad ja ir citējums indeks 1, 2, tad tā žurnāls nevisai varbūt, bet no 6, 7, 8, tad mēs varam uzticēties vairāk. Un ir zināmi arī žurnāli, kuriem mēs uzticamies, mēs lasam, domājam, analizējam, notiek arī paša analītika.
arī ņemot vērā, ka lielākoties arī ar šiem visiem avotiem darbojās arī jaunāki cilvēki, medicīnas studenti. Tāds interesants jautājums, jūsu viedoklis, vai arī medicīnas studentam būtu vairāk jāapgūst par to veselīgo dzīvesveidu, aktivitāti un arī šo te preventīvo daļu no šīs medicīnas? Jo vai tad nav tā, ka, pieņemsim par fitnesu, kad runājam, saka, treneris ir pats sev reklāma. Kāds ir tas uzskats ārstam arī? Varbūt vajadzētu būt sev tā kā tā reklāmai, ka esmu veselīgs, es arī tev palīdzēšu būt veselīgam. Cik forši jautājums. Es tieši tagad, kad bija Monako aprīlī, es tieši tagad no skatuves tā arī pateicu. Jums nevienu nav jāmotivē, ja? Jums pašam jābūt piemēram. Jo vairāk ir tas īstais, to, ko jūs sakat, piemēram, kā jūs uzvedaties, kā jūs guļat, kā jūs ēdat, pats būt piemērs, un, protams, cilvēks to vibrācijas līmenī pilnīgi izjūt, ja? Un, protams, tas rada vislielāko uzticību, ka jā, tas tik tiešām strādā. Es nesmēķēju, es nelietoju alkoholu, man tik tiešām ir ļoti tāds normatīvs grafiks, miega higiēna. Es tiešām rūpējos, ne tāpēc, ka es gribu būt ideāli. Paldies Dievam, mēs visi neesam ideāli, ja? Mēs esam šeit. Bet tomēr tā disciplīna un tā sistēma, viņa rada to kopīgo, veselīgu gan izskatu, gan arī feelingu. Līdz ar to, ja daktars to, ko viņš saka, viņš arī dara, izpilda un nes, tas tik nolasīts ļoti, ļoti vienkārši un ātri, ja? Un pacients to redz, dzird, un arī vai nu viņam radās uzticība vai nē. Tā kā atbildot uz jūsu jautājumu, noteikti es iesaku studentiem interesēties par preventīvo medicīnu. Varbūt turpmāk mums arī kāds būs foršās kā B priekšmets, ja? Vai C priekšmets, izvēles priekšmets, jā, universitātē, ka tu vari tā kā izmācīties arī to preventīvās medicīnas virzienu, jā. Tā kā es domāju, ka, protams, jā, tas ir ļoti svarīgi. Man arī tiešām ir tā asociācija, ka tu pats sev esi vienmēr tā reklāma, teiksim, tu prezentē to, ko tu māci vai rādi, tā kā vajadzētu... tā kā es uzskatu, ka, ja tu esi godprātīgs, ja tu esi tādā, neesi konflikta situācijā ar sevi, ar to, ko pretrunā, ar to, ko tu postulē, to, ko tu runā, jā, tad tas ir tā ļoti organiski, jā, un man šķiet, tas ir tas ceļš, kurš ir vispareizākais arī no ētiska viedokļa, jā, jo, tā kā, bet katrs jau izvēlas, es nevaru pateikt, ka visiem tas dara, jā, es tā jūtu, kā daktare, kad man gribās būt godprātīgam ar savu pacientu un būt piemērs savam pacientam, es gribētu būt piemērs pati sev. Pirmkārt, lai es esmu apmierināta. Un tad, ja tas kādu motivē, es esmu ļoti priecīga. Tāds jautājums varbūt ārpus šīs veselīgās sarunas ir sports arī, teiksim, kas ir diezgan nopietna sastāvdaļa, teiksim, ir tiešām šeit nopietnie sportisti, ja? Jā. Un, kā mēs saprotam, tomēr sportists... viņš nedarbojas ar fiskultūru. Viņš nodarbojas ar sportu, viņš to dara noteikti iemesla dēļ, vai viņš iet uz to maksimālu rezultātu, vai viņš iet pēc naudas, slavas vai jebkā, bet tur tā veselība, viņas kļūst nevis krustojās, bet tā kā iet paralēli tā veselība ar to sportu. Un tad ir jautājums, pieņemsim, arī bieži saskaros, runājot ikdienā ar citiem sportistiem, arī, kas aktīvi sporto piedalās, ir tas, ka Latvijā ārsti nevēlas darboties ar sportistiem. Viņi tā kā, nedaudz tā kā mīl ieturēt distanci. Ja mēs runājam arī par tiem pašiem kaut kādām, nezinu, tur papildus piedevām, aizliegtajām vielām. Profesionālā sportā viņas ir un būs. Bet, aizliegtās vielas nebūs. Viņas piedalās, mēs varam par to teikt, ka viņas nav, bet viņas vienmēr tur ir. Un viņas ir tāds, ka, ja mēs skatāmies turpat arī, nezinu, tajā pašā Krievijā, tajā pašā ASV, Austrālijā, pieņemsim, tās pašas hormonu terapijas pieņemsim vīrietim pēc 40. Teiksim, tās pašas aizliegtās vielas, tikai tur tas tiek izmantots kopējas veselības uzlabošanai, teiksim, noteiktos gadījumos. Latvijā nav ārstu, kas vēlētos, teiksim, palīdzēt šādiem pacientiem. Teiksim, un arī tās iespējas, kas ir produkti, medikamenti, kas ir pieejami farmācijā, aptiekā, viņi vai neatbilst kvalitātei, vai viņi vienkārši nav. Un tad pašam ir arī zināmi cilvēki, kas vienkārši dodās uz ārzemēm pēc šīs palīdzības. Bet jūs tagad runājat par augšanas hormoniem vai par testosteroniem?
viens otram netraucēs. Viņi abi var piedalīties. Teiksim, anti-agingā varbūt augšanas hormonu vairāk izmanto, jā, bet, pieņemsim, vīriešiem šobrīd ir ļoti kritiski ar to pašu testosteronu. Jā, bet mums jau ir Latvijā bioidentiskie hormoni. Viņi ir, bet kvalitāte lielākoties ir tāda, kāda viņi ir, un arī ārsti, kas ar to darbojas. Personīgi, pieņemsim, sportiskā ziņā, diemžēl es nevaru nosaukt nevienu. Ja profesionāļi, piemēram, sportisti darbojas šajās jautājumos, viņi meklē palīdzību ārzemēs. Jā, es domāju, ka vienkārši nebija doktors, kurš bija ieinteresēts tieši šajā fildā un vienkārši specializējās šajā, kuram bija pašam interesanti. Man grūti atbildēt, mums ir sporta ārsti, es nezinu, vai viņiem nav tas viņi arī aspekts. Izvairās no šiem jautājumiem. Es domāju, ka tas tagad attīstās, atnāk, un, protams, piemēram, es strādāju ar bioidentiskiem hormoniem, bet es strādāju ar andropauzes kontekstā, jā, tad vairāk novecošanās, fizioloģiskās novecošanās protokola kontekstā, gan arī menopauze, gan arī andropauzes, jā, un, protams, arī vīriešiem tas testosterons arī sāk kristies jau pēc 38, 35 gadiem, un mēs skatāmies, kas notiek ar virsnierēm, ar DHA un tā tālāk, un es nozīmēju šīs terapijas, ja tas ir nepieciešams. Jā, tā kā man ir šāda pieredze, jā, augšanas hormonu es šobrīd nelietoju, bet zināšanas ir, un arī tagad gan Frankfurtē es biju uz lielu Terry Hertoga, jā, semināru kārtējo, kur ir šis ļoti gan IGF-1 pielieto terapiju, gan arī augšanas hormonu. Es domāju, ka tas viss atnāk step by step, jā, jāuzņemās atbildība, jā, un jāskatās, bet par sportistiem es nezinu, kā. Ja vienkārši šeit rodas tas jautājums tāds, kas ir tāds diezgan sāpīgs. Ja ārsts negrib strādāt ar sportistu, tas sportists ir nolēmis, ka viņam vajag to rezultātu, viņš ies uz to, viņš to darīs pats. Vai tas, teiksim, neuzliek arī ārstam nedaudz to atbildību, to, ka viņš ir to, pie viņa nāca, viņš viņu atraidīja, tāpēc, ka viņš tā kā, nezinu, vai nemāk strādāt, vai negrib strādāt, bet būsim godīgi, lielākoties tas cilvēks izdarīs to pats no internetā pieejamiem resursiem, teiksim tā, un lielākoties tas nebūs, tā pieeja nebūs korekta. Nē, es domāju, ka ārsts ir ļoti pareizi izdarījis, jā, ja viņš nejūtās droši šajā fildē, šajā ziņā un šajā laukā, un viņš nestrādā ar hormoniem, un viņš nestrādā ar šajā specifiskā jomā, tad viņš ir ļoti pareizi izdarījis, ka viņš ir atteicis un tā kā neķerās klāt nezināmām lietām, kur viņš nejūtās komfortabli un atbildīgs par savu jomu, kur viņš ir perfekti, jā. Un tas ir ļoti pareizi, jā, tieši tas ir superīgi, jā. Un jautājums, vai nāks drīz speciālisti, kuri fokusēsies uz sportisko medicīnu, es domāju, ka jā, un tas ir brīnišķīgi. Vienkārši vairāk varbūt jārunā par to pieprasījumu un ja pacients tomēr konsultējās ar ārzemju speciālistiem, ārzemju doktoriem, tas arī ir iespējams, kāpēc nē, jo viņiem vairāk pieredzes varbūt arī šiem doktoriem ir, jā, tā kā tas ir brīnišķīgi, jā, bet labāk, ja doktors pasaka, nē, tas nav mans loks, jā, es nestrādāju šajā ziņā, tas ir labāk nekā kaitēt un, teiksim, nodarboties par to, ko tu nezini un neesi guvis papildus informāciju vai zināšanas. Ja? Tas ir ļoti sarežģīti, jo katrs, piemēram, arī no preventīvās medicīnas, tas ir ļoti sarežģīti. Atsevišķi ir jāizmācās, piemēram, ģenētiskās lietiņas, ja? Epiģenētiku, tur aknodetoksikā, atsevišķi hormons, atsevišķi sieviešu hormonālo sistēmu, atsevišķi vielmaiņu. Tas ir, katram ir jāvelti ļoti daudz laika un enerģijas, un ne visiem gan ir interese, gan laiks, gan arī iespējas, jā. Tāpēc es domāju, ka labāk vērsties pie tā cilvēku, kuriem ir tiešām tas skills ir brīnišķīgs un atstrādāts, jā, sava filda eksperts. Un tad, principā, nedaudz jāapciešās un ar cerību, ka parādīsies arī kāds, kas gribēs strādāt ar sportistiem. Tā ir specifika, tas ir kaut kas ārpus normas, un noteikti arī skatītājiem iesaku, teiksim, uz to nekoncentrēties, ja tas nav tīri tāds life dedications, tad varbūt uz to pat neskatīties. Nākat pie doktora Jānis sportisti. Bet teorētiski es saprotu, ka kaut ko vismaz nokonsultēt varat. Es varu brīnišķīgi nokonsultēt. Okay. Bet arī tieši tādā, tieši sporta jomā, teiksim, varbūt, es nezinu vairāk, vai tas nāks ar to laiku, teiksim, tā kopā jāsaprot, kāda ir tā vēlma finālā. Es noteikti varēšu palīdzēt preventīvi saglabāt veselību un izdarīt specifiskus soļus savas veselības ceļā.
tā, lai, teiksim, saglabātu savu veselības stāvokli. Tas noteikti jā. Augšanas hormonus šobrīd es, teiksim, nevaru apsolīt, jā, jo es vēl esmu tādā mazruscītiņa pārdomās par šo terapiju. Arī gadu atpakaļ es biju arī Lasvegasā, un viņi jau ļoti droši visi Amerikā indicē un strādā, un tas neizraisa nekādas, tur, teiksim, onkoloģiskas, neoplastiskos nekādas veidojumus, bet es vēl tomēr esmu pārdomās, jā. Tad, kad iznāk trends, es paņemu periodu, gadu, 2 padomāt, jā. Es nekad tā kā nelecu trendā, jo tik daudz trendi pa šo laiku mana karjeru ir bijuši, gan sākot ar kolagēniem, beidzot tagad ar glutationiem, visām infūzijām, kokteļiem, NMN-iem. Tā kā es dodu laiku paskatīties, pavērot, un tad jau iesaku pacientiem, tad, kad es tiešām jūtos droša pati, un tad jau pielietoju to arī praksē. Šajā gadījumā jāsaka, es pieļauju, ka būsiet pat cēlumlauzis, runāt par augšanas hormoniem, jo cik es zinu, viņi Latvijā vispār tiek izrakstīti tikai 2 gadījumos, vai nu kad ir dvorfisms, vai nu kad ir HIV/AIDS slimības. Tikai 2 opcijās. Pagaidām tuvākā laikā es tā kā neplānoju, jā, jo es šobrīd ļoti aktīvi nodarbojos ar preventīvo medicīnu, menopauzu, premenopauzālo periodu, un tas ir tāds mans šobrīd vislielākais un vielmaiņa, jā, protams, metaboliskais sindroms, viss, kas saistīts ar insulīna rezistencēm un lieko svaru. Tas ir mans tāds vislielākais šobrīd aizrautības moments, jā, jo arī menopauze iestājās tik ātri, sievietes nezinu, ko ar to darīt, un nezinu, kad jāsagatavojas, arī vīriešiem jāsagatavojas, jā, īpaši andropauzes periodam. Tāpēc redzēsim, bet noteikti es attīstīšos arī savā zināšanās, viss dzīve ir priekšā. Super, izklausās lieliski. Noteikti būs, es pieļauju pēc podkāsta, kāds nāks, jautās, prasīs, jo šie ir jautājumi, ko es arī pats personīgi saņemu, ir vienkārši klienti, cilvēki, kas prasa, pie kā vērsties, ko darīt. Ir jautājums, bet nav atbildes. Tā kā prieks dzirdēt, ka kāds darbojas, attīsta un kaut kas būs, teiksim, tas ir ļoti svarīgi. Tehnoloģijas, instrumenti, ko izmantojam tātad, lai monitorētu šos rezultātus. Šobrīd ir fitnesa pulksteņi, glikozes monitori, digitālie žurnāli, viss kaut kas. Ko no tā izmantojam, kas no tā ir labi, kas no tā būtu, teiksim, varbūt jānoliek malā? Provokatīvs jautājums. Tas ir tāds, varbūt, es nezinu, provokatīvs, bet... Es domāju tā, ka es pati izmantoju pulksteni, bet viņš man, tas pulkstenis, tas smart watch, jā, viņš man ir tā intereses pēc, jā. Es paskatos, jā, kā Tamagotchi, jā, es paskatos, kā es paguļu, pagulēju šodien labāk, labi, šodien sliktāk pagulēju, skatos, cik ir miega cikli, kādas tur fāzes, tā, bet principā ir arī Oura ringi tagad ļoti populārs, jā. Es esmu ļoti mierīga uz šiem visiem gadžetiem. Es gribu vairāk iemācīt savu pacientu, tā kā dzīvot ikdienā un saprast vispār konceptu, kas ir veselība, kas ir veselīga dzīvesveids, tā, lai viņš nav atkarīgs no kaut kādiem deviceiem, tur glikometrs vai vēl kaut kas, lai viņam ir pats galvenais, tiksim, paņems šīs bloks ar informāciju, iemontēts viņas smadzenēs, un viņš saprot tā, man jāiet gulēt līdz 11, man jāmostās ap 6, 7, man jāiet 3 reizes dienā, nevajadzētu našķoties, jā, man vajadzētu dzirt 30 ml uz 1 kilogramu svara, un forši, ja es nelietotu alkoholu katru vakaru, ja. Iemācīt viņam, teiksim, bāzes veselīgā dzīves stila principus, un viņš būs super laimīgs, ja. Ja, un vispārējais, piemēram, tas jau vairāk tiem analītiskiem cilvēkiem tiešām, kuriem ir šī nestabils glukozes svārstības, kuriem ir šī insulīna rezistence, kuriem ir diabēts. Viņiem, protams, ir nepieciešami šie papildus veselības monitorējošās ierīces, jā, viņi vienkārši dzīvē tas nepieciešams, jā. Bet mērīt savu glukozi un skatīties, un es esmu tāds ļoti stresains un trauksmains, un normāli glukozes pīķi pēc ugļhidrātu lietošanas, tas ir normāla parādība, fizioloģiska, jā. Kāpēc tur jāskatās katras 5 minūtes, tad tur intereses pēc apēd daudzu puturu, skaidrs tev būs lēciens ļoti augsts, ja tur apēdīs, piemēram, tur vistas gabuli, tev nebūs tāds glukozes pīķis, ja. Līdz ar to es domāju, ka tas ir gaumas jautājums, jo tas var arī padarīt cilvēku vēl vairāk trauksmainu,
vēl vairāk kortizolismu, jā, tātad, jo viņš visu laiku pētīs, skatīsies, viņš būs nemierīgs, viņš pierakstīs, jā. Tas nerada tādu vienkārši dzīves baudīšanu, ja mēs runājam par veselu cilvēku. Vienkārši pamata baudīšanas dzīves principus, zināt, kas ir veselīgi, kas nav veselīgi, un, manuprāt, tas ir mums druscītiņi par traku, ja? Ja cilvēks ir analītisks, viņam ir interesanti, viņš veic kaut kādu pētījumu, vai viņš ir, teiksim, kaut kādā projektā, vai, teiksim, viņam ir kaut saslimšana, tas jau pavisam cits tāds. Bet tādam vienkāršam parastam cilvēkam kā es tādas lietas nelieto. Es domāju par kaut kādu glikos mērītājiem. Jā, no pārējiem deviceiem man ir menstruālā cikla aplikācija. Jā, un diētas es nekādas neskaitu, kalorijas es neskaitu. Man ir tikai šīs smartwatch, jo es nodarbojos aktīvi ar skriešanu, man patīk skriet, tas ir mans tāds recharge distress mehānisms, un es skatos dažreiz pulsu, un tas arī ir viss. Minējāt arī tātad globālos trendus, kas šobrīd ir tie paši hormonu detoks, NAD plus infūzijas, fastingi, augu balstītas diētas, mikrobioma terapijas. Kādas ir domas par šo te visu? Šobrīd es redzu, ka Latvijā arī sociālos parādās šie te hormonu detoksi un NAD plus tā varbūt nedaudz aktīvāk. Varbūt par to arī kaut ko varat pastāstīt. Tas NAD plus arī ir kaut kas tāds nedaudz interesants, jo es zinu, ka arī no suplementiem ir tas NAD suplements, ja, ko varētu nākotnē arī, nezinu, varbūt arī mēs ražot. Esam skatījušies, domājuši. Varbūt ir kādi viedokļi par to. Jautājums ir par uzsūkšanos, jā, ka viņš ir, viņš vispār tā kā, cik es esmu lasījis, viņš tik ļoti nestabils, ka viņš tur lietoja tos NAD suplements, ka viņš labāk ir tieši injekciju veidā. Jā, bet mums pagaidām nav tās tie peni, jā, kas ir pilspāles, jā. Pilspāles, viņas ir Amerikā, man šķiet. Tad tur tā, protams, delivery, jeb aktīvās vielas uzsūkšanas ir daudz, daudz labāk. Runājot par trendiem, tad principā man jāsaka tā, ka tās visas mitohondriālais aizsardzības, jeb mūsu enerģijas mūsu šūnas enerģijas avots, jeb mitohondrijas aizsardzība, tas ir viens no mūsu pātrinātās novecošanas ceļiem. Un šobrīd industrija mēģina uz to arī tā kā iedarboties ar šiem visiem dažādiem interesantiem jauniem molekulām, caur dažādiem ceļiem, caur oksidatīvā stresa ceļu, caur mTOR ceļiem, par šūnu uzturvielu jūtības ceļiem, jā, kas ir saistīts tieši ar insulīna rezistenci un mTOR ceļiem. Un šobrīd industrija ražo dažādus interesantus preparātus. Un tātad viens no tiem ir NMN, NAD, turpat tajā skaitā ir kvercetīns un fisetīns, jā, spermidīns, glutations, jā, selēns, jā. Tas viss būs tas, kas tieši iedarbojās uz gan vai no oksidatīvo stresu un izvada brīvos radikāļus, tas ir glutations, selēns, viņš pastiprina mūsu endogēnu antioksidatīvo sistēmu, tad uzlabo mūsu organismu atbildes reakciju uz brīviem radikāļiem un izvada to free radical scavengers, jā. Un tas NMN un NAD, tad viņi ir gandrīz identiski, vienkārši viens papildu no otru, un starp citu vitamīns B3, arī niacīns tajā skaitā ir prekursori. Ja? Tā kā pa lielam mēs, protams, arī varam uzņemt ar pilnvērtīgu pārtiku šos visus vitamīnus un mikroelementus. Ja? Nav nepieciešams viņus uzņemt papildus, ja? Suplementu formā. Bet tā kā šie trendi, pirmkārt nav zinātniski pierādīti nekādi publikācijas. Ja? Mums nav triali, mums nav evidence-based nevienas publikācijas, kas varētu būt apliecināt, ka tas tik tiešām iedarbojas, ka mēs dzeram un būs rezultāts. Ja? No infūzijām, piemēram, ja, tas pats glutationa infūzijas brīnišķīgi, bet tur jābūt ļoti labai selektīvu grupai pacientiem, lai mēs neradītu tieši blakus efektu, jā, kad nav nevis efekts, bet defekts. Jo jebkurš antioksidants var kļūt par oksidantu, ja viņi ir par daudz. Tas nozīmē, ka ja mēs, piemēram, pārbarojam pacientu ar kaut kādiem infūzijām, jā, ar kaut kādiem kokteļiem, tas noslogo aknas, tas noslogo nieru izvadu sistēmu, tas tieši var kaitēt. Jā. Tā kā šeit jābūt asins analīzēm, jāskatās individuāli, vai ir nepieciešams pacientam, vai nav nepieciešams. Jā. Tā kā šeit es domāju, ka trendi ir ļoti forši, vai es pati dzēru šādus medikamentus, vai preparātus, vai vitamīnus, nē.
Līdz ar to skatīsimies, es kā tikko pateicu, es pagaidu gadu, 2, paskatīsimies, kādi būs pētījumi, kādi būs rezultāti, un tad domāsim tālāk. Tātad, bet joprojām, šobrīd vienkārši reklamē arī, man liekas, anti-agingam. Es zinu, ka kādreiz arī, kad gatavojamies sacensībām, startēt, mēs arī gāju uz vitamīnu kokteili, man liekas, uz intravenozu arī anti-aging klīnikā. Mēs veicām arī to diennakts kaloriju testu, kas bija tajā tā kā daļējā skafandrā, kur mērīja no sērijas, cik mums tās kalorijas vajag guļot un stāvoties, vilmaiņas testu. Tā kā anti-agingā es arī esmu bijis. Kā jums patika pie mums? Ļoti forši. Viss augstā līmenī, principā tā kā arī tiek sagaidīts, teiksim tā. Jā, mums ir nāda infūzijas, un mums ir arī glutationa infūzijas, mums arī dzelzs infūzijas. Cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams šis papildus stimuls enerģijai pēc slimošanām, sportistiem, teiksim, astenizētiem pacientiem, tiem, kuriem, teiksim, bija liels emocionāls pārdzīvojums, tur stress un, teiksim, arī, teiksim, pēc kaut kādām diētām, tas viss ir iespējams, tas ir forši. Bet mēs taisam asins analīzes, mēs skatāmies pirms, un tad ārsts nozīmē terapiju konkrēti pacientam personalizēti, cik ir nepieciešams, kāpēc nepieciešams, kādā režīmā. Tā kā mums tas ir iespējams, mēs to daram, bet ar ārsta uzraudzību. Jā. Tā kā pacients, ja arī grib, piemēram, jūs gribat atnākt, jūs vispirms trāpat pie mūsu terapeita, pie daktara, pie preventīvās medicīnas ārsta, viņš izrunā, izvērtē un tad nozīmē tālāk, kas ir nepieciešams, kāda infūzija, kāds kokteils, vai viņš ir nepieciešams. Un ko darīt ar trendīgajām diētām, kas vēl joprojām ir internetā, vai viņām ticēt, neticēt, kā pieturēties pie tā veselīgā? Jā, un tā kā es esmu pati, teiksim, tāda pioniere arī dažādos slaidumu maratonos, arī esmu dažādas maratonus novedusi, un esmu tā kā strādājusi pie šiem diētām un dažādiem protokoliem, un izsacināju, ka visforšāk ir tomēr pieturēties pie Mediterranean type of diet. Tas ir tāds vidusjūras tips diētas, ko arī kardiologi atzīst, un tik tiešām mēs saņemam visu, kas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par kaut kādiem tur fasting, mimifying diet un, teiksim, autofāgi, intermittent fasting, tad vadošanās diētas arī brīnišķīgi, bet tomēr tur jāskatās, vai nav kaut kādas apakšā gastrointestinālās problēmas, kaut kādas hronizācijas, piemēram, tur čulēns kolīts vai, teiksim, kuņģa ķūla vai gers vai, un tā tālāk, jo tomēr tas ietekmēs, arī žultspuršļa kaut kādas saslimšanas, tas ietekmēs gan hroniskas saslimšanas gaitu, gan arī intensitāti, Trešais, arī cik ļoti cilvēks ir stresains un noslogots. Piemēram, ja cilvēkam ir mentāli intelektuāls darbs no rīta un 9 viņš jau ir ofisā un viņš ar savu hiperkortizolismu no rīta tikai turklāt dušā kafiju dzerot fastingos, protams, tas nodarīs vairāk kaitējumu viņas organismu, nevis labu. Šeit tomēr vajadzētu adaptēt šo diētu. Kas vēl? No tādām modernām diētām. No modernām lietām tas nebūs. Monodiētas agrāk bija ļoti populārs, kad, piemēram, izvēlēs tur vienu grupas produktu, piemēram, griķi, un tad tikai sēž uz tiem griķiem, tad sula visas kūras, aizmirstat par to, nekad to nedarat, Ja arī darījāt, arī aizmirstiet, vairāk nekad nedariet, jo, tas tiešām ir, pirmkārt, visas sula kūras, tas ir ļoti liels cukura līmenis, tas ir skaidrs, Otrkārt, viņš var arī paaugstināt urīnskābi, tas ir, ja ļoti daudz ir dārziņi, tad, protams, tas var ietekmēt arī nieru darbību un nierakmeņus sensitīviem cilvēkiem. Vienmēr sakot, es vispār ļoti akurāti būtu ar diētām, sabalansēts uzturs, ēdam 2-3 reizes dienā, līdz ar nodzīvotiem gadiem samazinam savu kalorāžu, samazinam kvantumu, cik bieži mēs ēdam, un tas ir visbrīnišķīgais jaunības eliksīrs. Ēd mazāk, dzīvo ilgāk. Kā, piemēram, visi tie blūzons, ilgadzīvotāji, Viņam pārsvarā ir tīrs ēdiens, ļoti parasts, balstīts uz to Okinavu, tā pati Sardīnija, vidusjūras tipa diētā, kur ir mazāk baltie, rafinētie, pārstrādātie produkti, cukuri, desas, transtauskābes, alkohols, kur ir ļoti daudz. Vienmēr sakot, jo vienkāršāk jūs ēdat, jo brīnišķīgāk.
Jā, un pēc iespējas mazāk pārstrādāti produkti visdrīzāk, vai ne? Genau. Tas ir Tieši tas, pie tā. kā es personīgi arī pieturos. Jo mazāk viņš reizes ir pārstrādāts, jo visdrīzāk Jā. labāks viņš arī būs un saglabās arī savus uzturvielas visdrīzāk. Grilēta tā krevelīte kraukrasīgā nav mūsu izvēle. Nu, bet steikam, zin kā, viņi jau nebūs, jā. Tā kā, es domāju, tur nebūs problēma. Šobrīd arī vēl joprojām ļoti Būs populāri. problēma, tā ir glikācija. No steika? No grilētās krevelītes, kraukrasīgās, melnās. Jā, nu labi, nu melna krevelīta steikam, tas ir slikts steiks. Jā. Būsim Labi, godīgi. tad ejam tālāk. Jā, tā kā, nē, tādu mēs neēdam. Mēs izvēlamies kvalitīvu pagatavot steiku. Ļoti populāra, trendīga lieta, vēl joprojām plaši tiek diskutēts online un fórumos un viskaut kur. Grāmata Glikozes revolūcija. Brīnišķīgs jautājums. Es nelasīju šo grāmatu. Nelasījāt. Nē, es nelasīju šo grāmatu, jo redz, kā manuprāt, es esmu izskatījis šo grāmatu. Manuprāt, uzrakstīja ne ārsts, jā, manuprāt, farmaceita. Džesija Farmaceita. Imčauspija. Jā, manuprāt, farmaceita. Bet, anyway, šī grāmata, cik es sapratu, viņa ir brīnišķīgs tāds manuāls iesācējiem vispār saprast, kas ir cukurs un kā viņš ietekmē mūsu veselību. Jā, tas ir ļoti labi. Bet, cik saprotu, tur netik daudz tiek runāts par hormonu ietekmi, jā, par dažādām hormonālām lietiņām, kas ir saistīts arī, teiksim, ar estrogēniem, progesteroniem, tur vairogdziedri, jo, nu, tas nav tik ļoti vienkārši, jā. Tā kā mēs nepareiz kaut ko ļoti, ļoti demonizēt, nesaistot ar citām funkcionālām lietiņām. Jā? Piemēram, cukurs var tik tiešām ietekmēt arī vairogdziedres var ietekmēt cukuru, un tas pats dzeles deficīts var ietekmēt mūsu cukuru kāras, jā, vai mikrobiotu. Piemēram, ja mums ir bacterial overgrowth syndrome, vai, teiksim, kandidos, vai kaut kāds cits mikrofloras traucējums, disbiozes, tas var arī ietekmēt jūsu cukuru kreivingus, jā. Un šo ir jāizskata vairāk dziļāk, jā. Līdz ar to es domāju, ka šī grāmata noteikti varētu būt labs tāds manuāls, viens izskatīt, saprast, kā vispār, kas ir cukurs un kas ir glikācija, glikos pīķis, svārstības un kāpēc tāds notiek, kā vispār mūsu ēdiens regulē mūsu bioķīmiju, jā, bet ja mēs runājam tā, teiksim, dziļāk, ja mēs gribam izprast vispār vielmaiņu kā tādu, svāru un viss, kas ar to saistīts, ar ādu, ar mūsu hormoniem, tad maz druscītiņi es paskatītos vēl no citiem mūsu orgānu funkcionālām sistēmām. Jo šobrīd šī grāmata, viņa ir, teiksim, sadalījusi internetu dažādās daļās, jā, kur viena no sērijas es neesmu nevienā daļā jā, kur vienkārši viena tic visam rindiņu par rindiņai, jā, kā ir sarakstīts, un otri vēl ir tie, kas saka, ne, tā grāmata vispār nepareizi iztulkot. Tur oriģinālā ir rakstīts šitā. Tur ir vēl kaut kas pazudis tulkojumā. Tā kā... Man nav laika tam, bet tā kā man visi glikācijas pētījumi ir par un ap cukuru, un es esmu, kā saka, tāds glikācijas eksperts un cukura, teiksim, vispār vielmaiņas un viss, kas ar to saistīts, tiešām zinātnisks eksperts. Man ir vairākas publikācijas starptautiskas tieši par cukuru un glikāciju. Līdz ar to man tad rokas nedegāja izlasīt šo grāmatu, jo es esmu tā kā viss tajā no cita fokusa, jā, mums drusīt no citas puses, no tā zinātniskās puses. Tāpēc, bet pacienti un cilvēks un sievieti noteikti varētu izlasīt šo grāmatu. Es domāju, ka, tādā basic līmenī izprast, kā vispār cukurs ietekmē mūsu bioloģiju. Jā, fizioloģiju. Ņemot vērā, ka izlasot tās grāmatas, ir šis diskusija vienmēr, jā, viss notiek. Ļoti daudz mūsdienās cilvēkus pauda stress, izdegšanas, hormonālais disbalanss. Kā palīdzēt tādam ikdienas cilvēkam pašam iemācīties to balansēt, kontrolēt? Kādi būtu tie, vadlīnijas, sarkanās gaismas brīdinājumi, kam pievērst uzmanību varbūt? Kurā momentā jau būtu jāsāk skatīties, varbūt nedaudz piebremzēt sevi, nomierināties? Es padalīšos ar saviem, varbūt tādiem lifehackiem, kas mani iemācīja, jo šobrīd es pati to, ko pastulēju, tam arī eju cauri, un kas mani tā kā ir nomierinājis un sazemējis, un tiešām ir tādu atradis work-life balance. Pirmais ir minimizēt informācijas apjomu. Jā, tas ir, es domāju, ka vissvarīgākais, jo ar vienu nāk vairāk un vairāk, un tas vēl vairāk ieved stresu
un tu nesaproti, vai tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Man arī telefonā visas ziņas tā kā ir izslēgtas, visas notifikācijas ir izslēgtas. Man vienmēr ir šis mēnestiņš, displejs ir miera režīmā, ka man uz ekrāna neatnāk neviena ziņa, un es skatos telefonā tikai tad, kad es gribu to darīt. Kad mana psihe ir vēlos to darīt, es atvēlu laiku, atveru Instagramu, tur reiz dienā vai divreiz dienā izlasu, kas man ir nepieciešama. Kad es gribu, es skatos e-pastu. Protams, ir kaut kāda telefona, tur tētis, māma, kad ir vienmēr es esmu pieejama, jā, bet principā mani nekas netrigerē. Es trigerējos tikai tad, kad es to vēlos. Tā kā es cenšos mazdrusītiņi distancēties no šī hausa. Ja? Otrs ir, protams, jūsu režīms. Jums organismam patīk vispār disciplīna. Tad, kad jūs ejat vienā tā pašā laikā gulēt, piemēram, ideāli līdz 11, jo melatonīns mums sintezējās, 12 mums sintezējas augšanas faktors, un tas mums atjauno mūsu audus. Tas visspēcīgākā reģenerācija notiek tieši naktī. Ja? Un mosties ar savu 6, 5, kas, ja? Kad mums ir kortizols, ja? Augšā. Tas ir ļoti būtiski, jo tas ietekmē jūsu hormonālo līmeni, tas ietekmēs jūsu vielmaiņu, tas ietekmēs jūsu uzvedību nākamā dienā un pašsajūtu. Jā. Tāds jautājums interesants. Arī man pašam diezgan daudz sanāk ceļot. Bet ja es aizbraucu uz valsti, kurā tas laiks ir nedaudz savādāks, kā man pārbīdīt savu to bioloģisko pulksteni vai kā man viņam pielāgoties? Laiks ir vajadzīgs, bet tas ir tiešām stress. Tad, kad mēs mainām šurpu turpu lidojumi un tā tālāk laiku, tas ir stress. Tik tiešām organismam ir pārsinhronizējās, jo mums ir mūsu bioloģiskais cirkādijas pulkstens un mūsu hormoni visi ļoti secīgi tā arī izdalās no mūsu endokrīniem orgāniem. Tad, kad jūs ceļot, jums vienkārši jāaiziet laicīgi gulēt, varbūt kādu stundiņu pirms. Jūs arī varat uzņemt papildus tur magniju vai melatonīnu, vienkārši maz drusītiņu palīdzēt tam organismam rehabilitēties, bet tas ietekmē, ja, kā arī naktsmaiņas, ja, night shift workers, ja, viņam ir gan augstāks kardiovaskulāro eventu risks, gan arī onkoloģijas saslimšanas riski, ja, tāpēc principā tas ietekmē, ja. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā otra punkta, ja tas reizi par reizē notiek, ja, tas nekās organisms varēs to visu izvadīt, atjaunoties, reparēties un aiziet savā atgriezeniskā stāvoklī. Ja. Un trešais ir, protams, jūsu ēdiens un jūsu uzvedība dienas laikā. Ja jums ir haoss, ja jūs neatceraties, cikos jūs paēdāt, kas jūs paēdāt, kāpēc jūs paēdāt. Jūs, piemēram, skatāties televizoru un ēdat vienlaikus. Ja, tas jums vispār multitaskings vairs nav populārs. Ja, nevajag nodarboties ar multitaskingu. Smadzenēm ir ļoti grūti pildīt 7 uzdevumus vienā brīdī. Fokusēties uz vienu lietu, 2 izdara tas, kas ir nepieciešams un ej tālāk. Jo tas rada ļoti lielu stresu, tad, kad ir multifunkcionāls kaut kādas darbības. Piemēram, es braucu pie stūres, krāsoju lūpas, runāju pa telefonu un ēdu salātus. Ja? Vai, teiksim, paralēli vēl cenšos regulēt kaut kādas tur komunikācijas problēmas ar šefu. Ja? Šis multitasking, tas ir haoss. Un tas ļoti noslogo smadzenes. Tas ļoti noslogo mūsu stresa atbildes situāciju, mēs visu laiku atrodamies lielā stresā. Jo vairāk jums ir disciplinēts, ļoti strukturizēta jūsu ikdiena, no rīta jūs strādājat, dienas otrā pusē jums ir atpūtas režīms pēc ideāls mūsu programmas. Ja, teiksim, tās ir kaut kādas meditācijas, elpošanas nodarbības vai fiziskās aktivitātes labāk pirmā dienas pusē, regulāri check-upi reizi 8-12 mēnešos, ja, asins analīzes. Jo jūs, protams, ilgāk pavadīsiet veselībā savā ķermenī. Ja? Tātad ilgāk būsiet veseli savā ķermenī. Ja? Tā kā šie vienkārši 3 punkti, kas saglabās jūsu veselību un ilgmūžību. Gandrīz vai jūs tagad stāstat, es sāku aizdomāties, tas ir aptuveni tāpat kā tas multitaskings. Es pat savilku nedaudz paralēls ar sevi pašu, piemēram, priekš manis tā atpūta būs pat tas pats aiziet uz to pašu fitnesu zāli. Ja? Tā kā tur es daru vienu noteiktu lietu.
teiksim, baigi nepievēršot uzmanību apkārtējiem, vai, pieņemsim, braucot ar mocēs, es koncentrējies tikai uz to braukšanu, es izbaudu braucienu, man neviens pat, ja piezvanēs, īsti tur neko nevar izdarīt. Jā, tā kā līdz ar to tas man noņem nost to papildus stimulu, un tad es pieļauju, ka varbūt tāpēc ir dažreiz tā sajūta, ka tu izbrauc ar to moci, tu atbrauc mājās tāds, atpūties nedaudz gandrīz vai jāsaka. Varbūt tur ir tā loģika, jā. Nē, pilnīgi noteikti. Jo saprotiet arī, piemēram, tad, kad mēs ejam sporta zāli, jā, tas ir tāds adrenāls un kortizola nodarbības variants, jā, kad jums ir tomēr tas kortizols un jūs esat tādā aktīvā savā performancē, jā. Bet, piemēram, tad, kad jūs elpojat, meditējat vai mierīgi pastaigājaties gar jūru, tur pavisam savādāk notiek neirotransmiteru bioķīmija. Tajā laikā jums sintezējas serotonīns, un tad jums ir šī balans starp kortizolu un serotonīnu. Sanāk ideālā gadījumā, kad jums ir abas prakses, gan šīs aktīvās kortizola prakses, boks, kickboks, stress, skriešanā un tā mocis un tā tālāk, un kur jums ir šī uzlāde tādā mierīgā variantā, kur jums ir šis miers. Jums ir tāds? Es mēģinu atrast. Meditēt? Tagad pēc podkasta sāksies meditēt. Jābrauc atvaļinājumā tieši pēc. Tagad būs, jā, tā kā. Iedvesmas. jā, vajadzēs. Ar meditāciju es nezinu, vienkārši liekas, ka ir pierasts pie tā stimula, ik visu laiku, un tad ir grūti no viņa pārslēgties. Tas nosauc adrenalīna nagla. Vai arī ir tas, ka es esmu arī iemācījies, man ir tā, ka man brīžiem pat patīk darīt daudzas lietas vienlaicīgi, tikai tāpēc, ka man paliek garlaicīgi darīt vienu lietu. Es tieši gribēju pajautāt, vai jūs jūtaties komfortabli, ka jūs neko nedarat? Atkarīgs ko? Bet... ko neko nedarot? Jā, neko nedarīt. Bet, ir tā, ka kaut kādu momentu tas ir interesanti, bet pēc tam ir tāds tā. Labi, tagad man ir ienācis galvā tas un tas, tā kā ir diezgan sarežģīti. Man ir prieks dzirdēt patiesībā, ka jūs esat samanedžējusi to laiku priekš sevis, teiksim, notifikācijas tikai tad, kad es viņas gribu, jā, tur tas un šis. Pieņemsim, man personīgi es pieļauju, ka manis nesanāks, jo man ir cilvēku komanda, kuriem nepieciešams mans padoms, vajag palīdzību tur, man ir jāizsūta tās, tā kā man ir tie ārpuskārtas izsaukumi, jā, kurus es nedrīkstu ignorēt. Tā kā tas man traucēs darbam, teiksim tā. Un līdz ar ko tas ir, jums tas ir izdevies, tas ir vienkārši wow, jā. Man līdz tam noteikti ir jāstrādā. Es meditēju. Ja es vakarā sākšu meditēt, man izdosies labāk. Noteikti. Būs noteikti jāpamēģina. Pēc tam uzrakstiet man. Atsauksmi par meditāciju. Kā bija? Varbūt, nezinu, tur vajag kaut kādu gaidu, kā uzsākt. Ir tā, ka meditācijas vispār ļoti daudz lietiņas atrisinā, pie tam nav jābūt būdai, jums vienkārši jāizvērtē, jāatvēl 2-3 minūtes, tas varētu būt 7 minūtes, jūs varat izvēlēties savu mīļāko lietu vai džungļus vai vispār neko klusumā. Un pirmās 3-4 reizes aizvērt acis un pabūt vienkārši ar sevi. Tas būs vienkārši kā uz naglām, jā, šitīs, kad nekas nenotiek, jā, es vienkārši sēžu un visu man tas trācina, man tas bēsī. Bet uz 3., 4., 5. reizi atnāks šīs pilnīgs atslābums, kad jūs koncentrēsieties tikai uz elpošanu un kad vienkārši pēc meditācijas jūs jutīsiet tik ļoti atpūties, jums tik būs svaiga galva, ka jūs pilnīgi būsiet, jums tik daudz jaunas insighti var atnākt tieši tajā atpūtušā stāvoklī, kad smadzenes nav pārpildītas ar ļoti entām informācijām, kas nav vajadzīgs. Tāpēc mierīgā atmosfērā, tumšasā, teiksim, jūs varat aiztaisīt acis 5-6 minūtes mierā pasēdēt un pabūt sevī. Tas ir brīnišķīgs instruments, ko jūs varētu pielietot arī 2 reizes dienā, starp citu. Nu, rīt arī? Jā. Bet es nebūšu ass, varbūt. Jūs būsiet ļoti ass, bet jums nebūs kaut kāds tāds, jūs nebūsiet uzvilks, jums nebūs tāds pārlieku akcents uz kaut kādām nevajadzīgām lietām, uz ko jūs varētu būt hiperjūtīgs. Jūs būsiet vienkārši līdzsvarots. Jūs netērēsiet lieko enerģiju nevajadzīgām kustībām, ko mēs bieži vien arī daram ikdienā. To, ko nevajadzētu varbūt arī darīt. Varbūt tas ir par to ir jāpadomā. Jāpameditē ar šo domu. Kaut gan atkal meditācija ir tad, kad tu nedomā. Līdz ar ko tad īsti? Jā, jūs nedomājat, vienkārši pamēģiniet.
Skaidrs. Noteikti mēģināsim implementēt ikdienas dzīvē. Klau, vai pareizi arī manī internetā jums bija arī projekts festivāls, preventīvās veselības festivāls? Jā. Vai pareizi sapratu? Jā. Pastāstiet par to vairāk, kāda bija tā mērķi, kas tajā notika? Jā, mums brīnišķīgs festivāls ir bijis un arī būs preventīvās medicīnas festivāls. Tā ar mērķi popularizēt preventīvo medicīnu un iespējas. Jā, tad mums uzstājās dažādi speciālisti, uzturu speciālists Andīša Plīta, gastroenterologs Vītas Koja, balandiņa doktora, terapeits un preventīvās medicīnas ārsts Zana Rēvalde. Vienmēr sakot, es uzstājos par hormoniem, jā, es runāju hormonu valstis. Un mēs uztaisījām ļoti foršu Kempinski tādu semināru, kur varēja gan uzzināt vairāk par mūsu iespējām, kas ir vispār preventīvā medicīna, par mūsu diagnostiskām iespējām, par mūsu laboratoriskām iespējām, par mūsu dažādiem terapeitiskām, teiksim, paketēm, check-upiem un tā tālāk. Un arī izbaudīt foršu vakaru, intelektuālu vakaru ar veselīgiem nakšķiem un kokteļiem. Un man bija arī grāmatas prezentācija, jā, šajā pasākumā. Manas pirmās grāmatas prezentācija, nevar sakot, tāds brīnišķīgs, gan veselīgs, gan arī informatīvs pasākums sievietēm, vīrietiem, visiem, kam interesē veselība. Apmeklējums bija tātad, principā, brīvs jebkuram, kurš vēlējās? Jebkuram, kurš vēlējās, jā, varēja iegādāties biļeti un tātad 3 stundas pavadīt tādā foršā atmosfērā, gūt zināšanas ar, tiešām mums bija veselības ministrs arī mūsu festivālā. Nu, vienmēr sakot, es uzskatu, ka šādi forši, eleganti semināri, webināri, pasākumi tik tiešām pietuvina medicīnu, jā, ka medicīna nav tikai kaut kas saistīts ar palātām, jā, teiksim, bet arī medicīna ir veselība un viņi ir tepat blakus, jā. Vai nav plāns, pieņemsim, nākošos šāda veida festivālus rīkot arī varbūt kaut kur ārpus pilsētas, nezinu, kādā kempingā ar nezinu, tur meditāciju kopīgu vai parādīt, iemācīt cilvēkam tieši arī varbūt nedaudz vairāk to piemēru parādīt, teiksim, ļaut paskatīties, kā to dara arī pats profesionāls. Man ir bijis mana pieredze un tā kā es esmu The Art of Being Healthy dibinātāja un es taisu pati kursus, webinārus, seminārus un izglītošu pasākums. Man ir bijis viens seminārs, viņš saucās Karalieni vakars, jo viņš bija tendence vairāk uz sievietēm, un tad mēs tikāmies, un es esmu lasījusi lekcijas, un mums arī bija kundelīni joga, tiešām burvīgi Māja Freinfelda. Sveika. Viņa ir atbraukusi no Luksemburgas un novadīja mums brīnišķīgas arī jogas nodarbības. Nevar sakot, mums ir bijis tāds eksperiments un brīnišķīgi. Varbūt arī turpmāk es varētu paturpināt šo tēmu un uztaisīt vēl kādu foršu semināru un tādu kaut kur brīvā dabā. Jā, tad tas arī no nākošā jautājuma, kas bija jautāts, kā tad ir tie nākotnes plāni. Saprot, nezinu, grāmata jau pirmā ir, noteikti varbūt pirmā būs ir. vēl. TV raidījumi, nezinu, akadēmijas. TV raidījums, es ceru, ka mums jaunā sezona Skaistums un jaunība ar doktoru Jānu Janovsku iznāks rudenī. Mēs tagad runājam par to. Mani producenti, viņi tagad izrunā šo jautājumu, tā kā es esmu viņas pakļautībā. Cerams, ka arī būs. Turpmākie plāni arī tā kā vairāk angliski strādāt, un tā kā arī man tagad tulkojās angļu versija grāmatai sadarbībā ar manu Vācijas profesoru un European Prevention Center. Un, protams, turpināt arī akadēmisko darbu, jā, tā kā turpināt arī pētījumus un zinātnisko darbu, kas mani ļoti, ļoti fascinē. Bet pats galvenais, es gribu turpināt taisīt webinārus un seminārus, un šobrīd vislielākā interese sievietēm, vismaz šeit, ir par hormoniem un hormonālo veselību, par premenopauzi un ko darīt, kad tev ir 35+, kā izmainās ķermenis, sievietes ķermenis un ko darīt ar to hormonālo samazināšanos. Tā kā sekojiet līdzi manā mājaslapā vai arī Instagramā. Reiz 2 mēnešos vienmēr es novedu kādu foršu webināru vai semināru par aktuālām tēmām. Jā, noteikti aicinu arī par vīriešiem neaizmirst.
Noteikti, mēs atceramies, mēs bez jums nevaram. no mūsu veselības arī jūsu laime. Man auditorijas nav vīrieši. Man 98 vai 7% jā, bet tām sievietēm ir vīri. Tie vīri paši noteikti neskatīsies līdzi. Varbūt var uztaisīt kursu, kur aicinam no sērijas, pārbauda savu veci. Tad uztaisam kopīgu kursu. Varam. Vīriešu auditoriju mēs varam sarunāt. Mēs noģērām, ja? Tā nebūs problēma. Bet tas tiešām ir kaut kas, jo vīriešiem arī viņu hormonālās sistēmas arī mentālā veselība, teiksim, tā ir diezgan atkarīga. To es pats zinu pēc sevis, gan pēc saviem draugiem, paziņām, tā kā, un vīrieši ir tie, kas, brīži vien pat nepaspēja aiziet pēc palīdzības, bet, tur dara visādas nepareizas sliktas lietas, teiksim tā, bet gal galā varēja visu sakārtot visu vienkārši aizejot pie attiecīga profesionāļa ārsta, un viss atkal dzīvē ir ļoti forši. Jā, tas ir reāli dzīves piemēri arī man bijuši, kad Džeks atnāk, saka, vai klausies, ir depresijas, tur tev negribās, tur tas vispār, beigas, ko darīt. Jau pasaka, paņem tur, es nezinu, pieņemsim tādus suplementus, tur kaut ko uz vīrišķo veselību balstītu, nezinu, kaut vai to pašu, nezinu, tur cinku, maku, ašvagandu, tur tribulus, aizvez zālīti, uztais analīzes, pastiesim, tur Džekam jauns čalis, 25 gadu, testosterons, 2. Jā, es redzēju tādus gadījumus, jā. Tas nav normāli. Nē. Tā nevajadzētu būt, un līdz ar to viņš arī mentāli jūtās, ļoti slikti. Nemotivēts. Arī tām pašām sievietēm, ja ir redzat, ka tas jūsu vīrietis ir, teiksim, kā saka, nopūties, neperformē tā, kā gribētos, tad varbūt ir jēga viņu aizstumt, varbūt pie jums uz vizīti, uz praksi. Noteikti. Jo vīrieši jau paši tam nepievērš uzmanību. Tas pat kā, 40 gadi visiem parādās vēderiņš, prolaktīns augšā, estradiols, sievišķie hormoni, tad, kā viņš arī izskatās. Visiem taču gribās būt formā, būt stipram, spēcīgam un pārliecinātam par sevi. Nebaidieties, vīrieši, nākat pie doktora Jānis uz konsultāciju, es nekožu. Jo, manuprāt, tas ir svarīgi. Es, teiksim, par savējiem vairāk aizstāvu, jo, es jūtu tomēr, ka maskas strādā, bet mēs gribam atbalstu. Redz, kā, es gribu arī jūs atbalstīt, bet man kaut kā paveicies, man vīrieši nāk. Jā, un man patīk strādāt ar vīriešiem, un man jāsaka tā, ka man nav tā. Es tagad runāju par tiem kursa auditorijām, un webināriem, tik tiešām tur var būt vairāk sievietes, bet, teiksim, no pacientu ziņas vīrieši malči, viņi nāk, bet es gribētu, lai būtu vairāk vēl vīrieši, tā kā nāciet. Mums trūks tas pagrūdiens vai tā doma, kaut un esiet droši, un ziniet, man ļoti nepatīk, viss vairāk man nepatīk, un ko es vienmēr prasu, un es saku, lūdzu pasūdzieties, šeit, šajā kabinetā, vai tagad jūs varat pasūdzēties, jo visvairāk ir šis apslēptās emocijas, vīrietiem vienmēr gribās būt spēcīgam, stipram, viņš tā kā nesaka, ka viņam kaut kas sāp, viņš nesaka, ka viņam ir kaut kāda trauksmainība, bailes, un viņš izjūt, jo viņš it kā negrib parādīties kaut kāds nevīrišķīgs, Un tad es vienmēr saku, ka arī vīrietim ir jāparāda savas īstās emocijas, lai viņas nav apslēptas, jo tas arī ietekmē jūsu endokrīno sistēmu, jūsu erekciju, jūsu vispār libido un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, es uzskatu, ka tā ir ļoti nopietna, liela tēma, par kuru atsevišķi, protams, ir jārunā, jāvērš uzmanība, un principā man jāsaka tā, ka labāk laicīgi atnākt, izrunāt, uzticību doktoram, vai pie manis nākat, un visu atrisināt, nekā tur hronizēties. Vissliktākais, kad hronizējās, simptoms pārvēršās par sindromu, sindromu slimību. Tātad, principā, ja mēs tā konkretizējam, tad ir 3 soļi - analīzes, prioritātes, ieradumu maiņa. Lifestyle, jā. Visdrīzāk. Tas būs tas kādā procesā tas varētu būt. Ja jūtam kaut kas nav, tad varbūt meklējam, tad analīzēs, kas tieši nav, bet, lai noteikti pareizās, tad nākam pie profesionāļa, kas palīdzēs tātad atzīmēt pareizo ķeksīti laboratorijā, un tad no tā arī tālāk mainīt ieradumus. Un vēl 2 tādi papildus momenti, ka profilaksēt vienmēr ir labāk nekā ārstēt, un mans mīļākais teiciens, arī mans personīgs autora teiciens ir veselība ir mūsu prioritāte un skaistums ir atalgojums. Tas nozīmē, ka skaistums tas ir ļoti labi, bet veselība vienmēr ir jūsu prioritāte.
Super. Tā ir. Jā, Klau, es domāju, ka mēs jau, teiksim, esam izrunājuši pietiekami daudz. Vienu podcastu ietvaros diezgan daudz informācijas, ko klausīties, noskatīties. Varbūt, es nezinu, arī jums ir radušies kādi jautājumi arī mūsu pusē, kā ražotāji, varbūt ir kaut kas, ko vēlaties noskaidrot no mums. Kāds ir jūsu insights no šīs sarunas? Mūsu insights? Tas, ka ir jābūt uzmanīgam, jāmeklē kvalitatīvs gan resurss, gan produkts, gan speciālists. Paldies. Teiksim tā. Par produktiem mēs parūpēsimies. Sarunāts. par speciālistiem, jā, tas tad pie jums. Lai jūs, ja nekas, tad vienkārši tad arī iesakat kādu, kur doties vērsties. Klau, paldies. Tiešām forša, es domāju, arī atziņu pilna saruna. Es domāju, ka skatītājiem būs interesanti noklausīties. Būtu forši, ja mēs arī nākotnē varētu, es domāju, varbūt kaut ko vairāk par produktiem arī parunāt, izstāstīt jūsu viedokli, kaut ko tādu, ja tas būtu iespējams un atradīsim laiku. Gan jūs, gan mēs esam diezgan aizņemti, bet tiešām dialogs ir foršs un ir prieks runāt, strādāt, iepazīties ar profesionāli. Līdz ar ko es ceru, ka Iconfits un kopā ar jums mēs arī par to pašu kaut kādu vīriešiem saistītu kontentu mēs varētu pastrādāt arī dziļāk. Mums tieši patīk darboties ar tādu specifiku, es nezinu, to izglītojošo daļu. Mēs esam arī šogad apņēmušies to darīt. Es ceru, ka mēs varēsim to darīt kopā ar speciālistiem. Tā kā, paldies, ka bijāt ar mums. Skatītāji, paldies, ka skatījāties. Un līdz nākošajai epizodē. Paldies! Paldies!